Jūs tagad redzat dienas sadali, jeb dienas kārtību, tad tūlīt es došu, protams, vārdu Jaunceres centra direktoram. Tad tālāk turpināšu es atkal ar valsts aizsardzības mācības prezentāciju. Tad Jaunceres centra direktora vietnieks izglītības jautājumos tad arī pastāstīs par pētījumu, kas tika veikts par valsts aizsardzības mācību. Tad mums pēc tam sekos pārtraukums un būs arī sadaļa, kur mēs arī atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tā kā tie, kuri pieslēdzas attālināti, vēlreiz atgādināšu, droši izmantojiet aktīvi čatiņu un uzdodiet visus jautājumus, mēs apkoposim, pēc tam nolasīsim un tad atbildēsim uz jautājumiem. Paldies jums, un tad Lukaži kungs, lūdzu. Jā, paldies. Labrīt visiem tie, kuri ir klātienē. Sveicu jūs šeit un prieks sveikt tos, kuri ir pieslēgušies mums neklātienē. Un tāda mums ir aptuveni 200, ja? 220. Un šeit klātienē jūs esiet aptuveni 20. Savu to ievadu es uzsākšu ar to, ka es stādīšu jums priekšā varbūt tie, kur jau ir ilglaicīgāk tais skolās un sadarbībā ar Jaunceres centru pazina iepriekšējos darbinieks, mums te daži ir nomainījušies. Tad tagad kapteinis Sergejs Fomenko ir plānošanas un izglītības departamenta priekšnieks. Viņš nomainīja ilglaicīgo Zitu Rukšānu, kas bija daudz gads šajā amatā. Savukārt 5. novada pārvalde, kas darbojās par Rīgu, ir pārņēmis izbijis, tā teikt, Latvijas armijas majors, virsnieks Rihards Zālīts. Tad uzvinēja konkursu un tagad jau mēnesi vada 5. novada pārvalde. Tie, kas ir no Rīgas un ir Rīgas skolas pārstāvoši, tad jūsu sadarbība būs ar šo stalto iznesīgo kungu. Paldies, Rihards. Tad manam ievadam, lūk, ir 3 aktualitātes tā kā noteikts, bet es gribētu sākt mazliet ar kaut ko citu. Ar citiem 3 punktiņiem, bet arī es pieskaršos šiem. Pirmais, ar ko es gribētu sākt, ir, ka es gribētu pateikties visām skolām par to, ka jūs esiet bijuši tik ļoti atsaucīgi sadarboties ar Jaunceres centru un ka lielā vairumā jūs izprotiet Jaunceres kustības, kā interešu izglītības nozīmi un arī valsts aizsardzības mācības nozīmi. Es nezinu, vai jūs visi esat redzējuši to neseno filmu dokumentālo, kas dabūja Oskaru, Mr. Nobody against Putin vai Misters Nekas pret Putinu. Iesaku noskatīties. Vien kolosāla filmiņa, no kuras var uzskatām redzēt, kā var ietekmēt jauniešu prātus un mainīt viņu domas. Un tai hibrīda fāzē karā vai ne, jau nekas cits tāds īsti nav, kā cīņa par prātiem un sirdīm, kā kādreiz Afganistānā, kur mēs esam piedalījušies, teica, kad hearts and minds, vai ne, winning hearts and minds dabūt savā pusē. Un tā ir tāda, izteikti uzskatāms piemērs, kā ar propagandu var sagrozīt jauniešu prātus. Un kāds teiks, ko tad jūs te dariet, jo arī propaganda, ja? Jūs arī tā kā groziet jauniešu prātus. Jā, tā var teikt, bet mums ir citi mērķi un taisnība ir mūsu pusē. Ja tur jauniešu prātus groz virzienā, ka uzbrukt kaimiņu valstī, viņu okupēt, visādas citas sūdzības darīt ir pareizi un labi, un tādā veidā mēs aizstāvam sevi, jo mēs savu valsti padaram varanāk. Un varanāk viņa ir tāpēc, ka visi kaimiņi no mums baidās, tad mūsu pieeja, protams, ka ir pavisam citādāk. Mēs mēģinām dabūt sirdis un prātus jauniešu, sirdis un prātus savā pusē, tāpēc, ka mēs esam viena maza, unikāla tautiņa, kur var savu identitāti un savu pastāvēšanu saglabāt tikai savā valstī, savas valsts robežās. Neesot citas varas okupēta. Mēs esam par taisnību un par līdztiesību starp dažādām tautām un dažādām nācijām un dažādām valstīm. Tas ir tas, ja gribiet savu propagandas message, jeb ziņa, ko mēs mēģinām, tā teikt, izplatīt un dabūt jaunieši savā pusē, jo mūsu pusē ir vērtības. Mēs esam tauta, kas ir izdzīvojusi gadsimtiem cauri, kas īstenībā ir apbrīnojami, kā mēs neesam tikuši asimilēti, tāpat kā mūsu mazie kaimiņi. Mēs esam saglabājuši savu valodu, kas ir unikāla valoda. Un daudz zinātnieku, valodnieku brauc un pēta latviešu un lietuviešu valodas kā viens no senākajām izdzīvojošajām valodām. Mums ir unikāla vēsture, ko aizstāvēt, tradīcijas.
Tas ir tas, par ko mēs cīnāmies. Visi kopā. Un Jaunsardzes centrs ir būtiski sastāvdaļa tajā visā, tāpēc, ka mēs esam mazi, kompakti un līdz ar to efektīvi. Nevienmēr mums ir savas iekšējas problēmas. Mēs instruktorus, kas ir saskarsmē ar jauniešiem, dabūnam no tās pašas vidas, kur mēs visi dzīvojam. Mēs saskaramies ar tām pašām visām problēmām, kas eksistē mums apkārt. Un mēs mēģinām atsijāt tos labākos, kas pie mums piesakās, un padarīt viņus par lietas kokiem, tādiem, kuri var aiziet pie jauniešu, un tieši šo, ko es pirmīt stāstīju, tad, panākt. Viņiem ir jābūt tādiem, kuriem acis deg, nevienmēr tas tā ir, bet mēs sijājam nos. Šorīt Latvijas radio intervijā arī minēja, ka, teiksim, mums nav varbūt tik liela problēma instruktoru skaitā, kā viņi mainīt. Pagājušajā gadā atnāca 80 jaunu un aizgāja 60. Tad iedomājieties pa gadu, ka mums ir jāapmāca cilvēki, kuriem ar militāru sfēru nav bijusi iepriekš saskara, un viņi jāapmāca, un tad viņš aiziet projām, mums jāņem jauns un atkal mēs. Un mēs mēģinām atsijāt tos, kuri ir tie lietas koki, kuriem acis deg un kur grib pie jauniešiem iet un darīt šo te ārkārtīgi mums visiem svarīgo darbu. Bet mēs tur tiksim. Mēs tiksim tur, kur mums ir jātiek. Kāpēc Jaunsardze ir efektīva? Tāpēc, ka jūs skolās, skolotāji un mācību pārziņi un visi darbinieki, jūs esat tūkstošiem. Mēs Jaunsardzes centrā esam 420, no kuriem 320 ir Jaunsardzes instruktori. Man teorētiski ir daudz vieglāk, tā teikt, uzrakstīt e-mail visiem, vai sasaukt visus vienā vietā, kaut kur Latvijā, un uztaisīt vienu semināru, kur mēs precīzi izrunājam, kādas lietas, kā mēs pasniedzam, ar kādu mērķi un kādu efektu mēs gribam sasniegt. Jūsu skolām, manuprāt, tas ir mazliet grūtāk izdarāms, īpaši ņemot vērā, ka ir visādas akadēmiskās brīvības un tā tālāk. Ko es vēl gribu pateikt, ka Jaunsardzes centrs nav, teiksim, absolūti kaut kāda militāra organizācija. Mūsu mērķis nav no jauniešiem padarīt militāru personas. Mūsu mērķis ir padarīt pilsoniski atbildīgāku jaunieti, noņemt visādas fobijas nost, kas saistās ar militāro sfēru, un ja kādam rodas interesi par militāro sfēru, tad laipni lūdzu. Faktiski mēs vairāk virzamies, ja fokusējamies uz visaptvarošas valsts aizsardzības konceptu, un šī koncepta ietvaros, protams, kad aizsardzībā ir svarīgi jebkuri jomas profesionāļi, tādi, kas spēj, to Ukrainā mēs redzam visu, vai ne, kas spēj atjaunot kaut kādas elektrosistēmas, elektroapgādes sistēmas, siltumus, ūdeņus un sakarus un tā tālāk tā joprojām. Tas ir tas, kur Jaunsardzes centrs ar Jaunsardzes kustību kā interešu izglītību tad mēģina doties. Protams, ka iemācot arī jauniešiem kaut kādas pamatlietas, kā izdzīvot, kā orientēties, iekurt ugunskura un tādas ļoti vienkārši tādas, pat ne militāri, bet izdzīvošanas ikdienas tādas normālas cilvēciskas lietas. Tad, lūk, tā pirmā lieta ir mana pateicība jums, ka jūs šai jomā sadarbojaties, jo tas ir mums visiem svarīgi. Jo labāka būs mūsu jaunatne, jo labāk mēs paši visi kopā te jutīsimies šai zemē, ko sauc par Latviju. Otra lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir, ka mēs, latvieši raksturīgi, mēs visi to zinām, ka mēs sev nopeļam vienmēr, vai ne, mums viss ir slikti un tā tālāk. Tā nav, pie mums brauc un mācās. Tieši šo te pieeju, kādu mēs esam izveidojuši ar Jaunsardzes centru, valsts aizsardzības mācību, interešu izglītību, kā Jaunsardze. Pie mums ir viesojušies no Taivānas, piemēram. Ja? Jūs zināt, ka viņiem arī ir problēmas ar Ķīnu, un viņi skatās, kā to noturību sabiedrības audzēt. Jo ir pa šiem gadiem daudz visādas demokrātijas un vaļības ieviestas, un tagad viņas ir kaut kādā veidā jātiek no viņām vaļā. Ja? Ir dažādas citas pieejas, piemēram, Zviedriem. Zviedriem ir grūti kaut ko vienot, kā es teicu, ka mēs esam maza un efektīva organizācija. Zviedriem līdzīgas 18. Viņiem nav valstī vienota pieeja. Viņi tagad mēģina ieviest kaut ko līdzīgu VAMam, un tas, kā viņi to spēja izdarīt un izdarīt, gada apakaļ bija, ka viņi izdeva vienu mācību materiālu, metodisko tādu bukletu, izdalīja skolām. Tas ir iedots sociālo zinātņu pasniedzējiem. Jums ir mācību materiāls, pasniedziet, kā gribiet.
Ja, vēl citās valstīs līdzīgi. Ja. Ar Lielbritāniju mēs sadarbojamies, tur ir tāds, viņi sauc par cadet force, bet tās ir riktīgi jau saistīts ar militārajām vienībām un tādas militarizēta, ļoti militarizēta apmācība, mazāk ar to patriotismu un pilsoniskumu. Un tāds es piemērus ļoti daudz varētu nosaukt. Pie mums brauc un mācās tiešām. Es tā teikt, negribu tur pats sev uz pleca sist un slavēt mūs, bet tā tas ir. Un mēs reizēm to piemirstam un nespējam sev novērtēt un varbūt to piecinieku ielikt. Tā kā lepojamies ar to. Esam tiešām lepni par to. Un pēdējā tā trešā lieta, pirms es pārēju pie šīm, ir, ka nereti vien vairāk, tāpēc, ka priekšvēlēšana posms sākas un tā, tad publiskā vidē izskan, ka armija un tie ģenerāļi gatavojās, tā teikt, iepriekšējiem karam un ka mēs neņemam nekādas mācības no Ukrainas un tā tālāk. Mēs ņemam no Ukrainas mācības. Taisn pretēji, šis ir vēl viens piemērs, kur Ukraiņi, piemēram, bija pie mums un mācījās, centās saprast, pārņemt pieredzi, kā mēs to darām. Viņiem arī nav vienota sistēma. Viņiem ir tāpat kā padomu laikos bija kādreiz tie, kas ar sirmām galvām šeit sēž, vai neatcerās, ka bija tāda militārā apmācība skolās, un tā bija tāda normāla lieta, kur kaut kāds Krievu formā esošs majors, vismaz man Salds tehnikumā tā bija, mācīja jauku Kalašņikovu un tā tālāk. Un tad savas vērtības arī cīna iekšā, ja. Var jau tās līdzības vilkt. Ukraiņiem ir kaut kas līdzīgs, tāds pats, ja. Viņiem arī tāpat kā es minēju, kā Zviedrijā, viņiem nav viena centralizēta pārvaldnieka par to. Tad no viņa speciāla operācijas spēkiem bija pie mums ieradušies 4 virsnieki, kur tad mēģināja saprast, kā mēs to darām. Mēs izvadājām pa skolām dažām tepat Rīgā, parādījām, kā mēs to VAM organizējam, jo tā efektivitāte ir tieši tajā, ka mums ir maza, efektīva organizācija, caur kuru mēs varam ātri izplatīt kaut kādas ziņas, messages, tā sakot angliski, ja, kas mums ir svarīgi un aiziet līdz katram jaunietim. Gandrīz līdz katram. Caur VAM, tātad visiem tie, kuri ir 10. 11. klasēs, izņemot tos, kuri apgūst vidējo izglītību cietumos un starptautiskajās skolās, tad tie mēs vēl neesam klāt, bet sākot ar nākošo mācību gadu, tās 2 kategorijas, kas vēl, tā teikt, izpalika, tālmācību un neklātiem, arī tos tad mēs uzsākam apmācīt valsts aizsardzības mācību. Lūk tā, šie ir tie 3 punkti, ko es gribēju minēt pirms šiem 3 punktiem. Un šie 3 punkti, tātad jauns nometņu koncepts. Šur tur jau es to esmu stāstījis, bet par cik, te ir sapulcināta arī tiešsaistē lielākā daļa Latvijas vidusskolas, tad atkārtoši. Pagājuši gadu, tātad sākotnēji, protams, visi to zina, ka valsts aizsardzības mācība tika ieviesta kā kompensējošs elements tam, ka mums nebija valsts aizsardzības dienesta. Un tad sākotnēji tika plānots, ka caur to mēs kaut kā mēģināsim radīt potenciālo, tā teikt, mobilizējumu, negribās teikt masu, bet tātad kaut kādu pūlu, no kura tad uz bruņotajiem spēkiem varētu rekrutēt. Ja. Un tad tika radīts koncepts, kad valsts aizsardzības nometnes būtu vismaz 5 pa 200 katrā, tātad 1000 jauniešu. Mēs pagājuši gadu organizējām 2, jo nebija atsaucība, un kopā valsts aizsardzības mācības vasaras nometni pabeidz 117 jaunieši. Tātad 1117 ir pārāk liela atšķirība, tāpēc mēs mainījām konceptu, kur saprotot, ka viena izmēra mētelis visiem nedara, tad mēs tagad piedāvājam dažādas variācijas par tēmu, kas atšķirās gan no ģeogrāfiskā izvietojuma, gan laika ziņā visā vasarā ir izstiepts, un tad arī dažādas specializācijas. Saglabājot vienot elementu, ka ir 5 dienas tāda vispārēja saliedēšanās un militāra tematika, un nākošās 5 dienas ir dažādas specializācijas tematikas. Tā, piemēram, sadarbībā ar Valmieras tehnikumu un Patriju rūpnīcu mēs organizējam nometni, kas bērniem ļauj ieskatīties vienā, bruņu mašīnas ražošanas ķēdē. Valmieras tehnikums no sākuma izstāsta teoriju, parāda savās laboratorijās, kā tas izskatās, un tad viņi dodās uz Patrijas ražotni Valmierā, kas ir turpat netālu, un tur viņiem ļauj, cik no drošības, tā teikt,
lietas to atļauj, paskrūvēt kaut ko, paskatīties, kā tā baterija ienāk kā viens korpus iekšā, un tad dažādi sakari un elektromezgli tiek salikti kopā, un gala beigās no rūpnīcas izripo ārā bruņu transportieris. Liepājā mums ir pirmās medicīniskās palīdzības nometne, tāda jau padziļinātāka, kur jaunietis var tiešām apmierināt savu interesi, ja viņam ir kaut kāda plāna tālāk iet pa medicīnas sfēru. Un tā ir vienīgā nometne, kur viņš dabūna kaut kādu certifikātu, jeb papīru, kas apliecina, ka viņš var iegūt tiesības. Tātad tur ir pievienotā vērtība. Nevienā citā nometnē nekāda certifikāta, izņemot to, ka viņš tādu nometni ir pabeidzis, netiek dot. Tad, teiksim, tās drona nometnes, tās ir vairākas mums, jau sagād dažādiem sadarbības partneriem. Pēdējo, ko mēs tagad organizējam, ir ar Rīgas Tehnisko universitāti, ar viņu aeronavigācijas tādu klubu, kur jaunieši paši testē un veido šos te saucamos fixed-wing dronus, kas ir ar spārniem, nevis ar propelleriem. Un tad viņi brauc uz spilvas, lidost un mēģina un testē un eksperimentē. Es domāju, ka tā varētu arī būt tā teikt, vecuma jauniešiem interesanti nometni. Tad mēs Latgales pusē organizējam līderības nometni, kur ar Dailes teātra aktieru līdzdalību un citu dažādi runāt spējīgi un uzstāties spējīgi cilvēku atbalstu. Tad šī nometne tiek veidot tā, lai bērniem arī noņemt nost visādas fobijas, nostāties auditorijas priekšā un kaut ko prezentēt un runāt. Un nākošais gads mēs iesim vēl vairāk tālāk. Mums šīs te visaptvarošas valsts aizsardzības koncepti ietvaros. Iesim uz Latvijas, teiksim, mobilo telefonu, uz elektrotīkliem, uz vugdu, uz policiju, uz dažādām, kur tikai kāds gribēs ar jauniešiem strādāt, tur mēs mēģināsim tikt klāt un piedāvāt jauniešiem vasarā šādu te specializētu interešu izglītību. Saprotot, ka ne visi tad piedalīsies, jo, teiksim, manu meita arī tikko pabeidz VAMu. Pagājuši vasar viņai svarīgāk bija nopelnīt kādu naudiņu un nopirkt tur kaut kādu brenda somu. Tas bija svarīgāk, ļoti saprotam, nekā doties, bet tad cilvēki ir dažādi, un tie, kuriem varbūt butonu somiņi nav tik svarīgi, tad varētu cerēt, ka dotos un kaut kādu jēgpilnu laiku pavadīt VAM brīvprātīgajā nometnē. Tas par nometnēm. Drona praktiskā ieviešana VAM kursa nodarbībās jau minēja. Tātad, viss šīs te brīvprātīgās nometnes iet tajā virzienā, bet ministra vadlīnija bija, ka arī VAM obligātajā sadaļā ir jāievieš kaut kas par droniem. Mēs programmu esam pamainījuši. Dažas no jūsu skolām jau būs pamanījušas, ka ir nodarbības jums ar droniem jūsu skolā. Patreiz mums ir drona iepirkums. Viņam kaut kad vajadzētu noslēgties, un tad būs tā, ka katram instruktoram ir vairāk droni, un jebkurā skolā viņš varēs organizēt šādu drona apmācību. Tā nav apmācība kā tāda. Protams, ka vienā dienā nevar radīt speciālistu, bet radīt interesi var. Un tālāk jau, ja ir interesi jaunietī radīt, tad mēs atradīsim ceļus, kā viņš šo interesi var pilnveidot caur jaunsardzes pulciņiem vai caur dažādām šīm te drona skolām, kas Latvijā nemaz tik maz nav, un šī te joma attīstās, kā jūs visu to esat daudzreiz jau dzirdējuši. Un EVAM klātienes īstenošana, tas ir tas punkts, ko jau es minēju, tad ar šo mācību gadu, kas tagad būs, tad mēs noņemam arī tās 2 no tām 4 kategorijām, kurām VAMs vēl nebija, tā teikt, pieskāries, un tad ņemot vērā, ka valsts aizsardzības mācība ir vidējās izglītības satura obligāta sastāvdaļa, tad arī tur viņi tiek ieviest. Es zinu, kad ir, teiksim, uztraukumi, kā tad tas tiks realizēts, jo, tāpat kā virpotāji nevar radīt tikai un vienīgi tālmācībā, viņam kaut kādā brīdī ir pie virpas jānostājās un kaut kas jāizvirpo, tā arī VAMā ir praktiskā sadaļa, kur tikai un vienīgi teorētiski nevar apgūt. Un jaunietim vajadzēs tad apgūt to praktisko sadaļu praksē. Tās ir 5 dienas. Tad jau tālāk mēs tur izstādīsim detaļās, kādi ir tie
tie procesi, tie veidi, kā jaunietis tad šo te varēs apgūt, faktiski 3 gadu laikā to praktisko daļu, vai nu vienā gadā, vai otrā, vai trešā, tātad nevis tā, ka 3 gadu laikā, bet viņam būs daudz izvēles iespējas. Un skaidrs, ka vidējā izglītība valstī nav obligāta, tā ir, kur, tā teikt, katrs individuāli iegūst, lai tiktu uz priekšu savā dzīvē un karjerā. Tad šī ir obligāta sastāvdaļa, un bez viņas vidējo izglītību nevarēs dabūt. Ir jāapgūst tas, kas tur ir prasīts. Tad ievadam es domāju, ka tas varētu būt viss. Es jau 5 minūtes esam pārtērējuši. Atbilstoši programmai, kā redzējāt, būs sadaļa, kur varēsiet uzdot jautājumus un dabūt atbildes. Tagad turpinām tālāk ar Sergeja prezentāciju. Jā, turpināsim ar prezentāciju, un tad prezentācijas saturs, tad man palīdzēs šo visu strukturēt. Tad nedaudz pieskaršos atkal VAM kursa pamatojumam, VAM kursa programmai kā tādai, no kā sastāv, no kādiem moduļiem, kā mēs to apgūstam. Pieskaršos arī, protams, ko direktors jau minēja, EVAM īstenošanai, kā mēs to plānojam realizēt. Nedaudz vairāk arī pastāstīšu par VAM nometnēm, ko plānojam 20 šogad vasarā. Un būs arī nedaudz statistikā par skaitļiem, un, kā es jau pirms tam arī minēju, Jaunceres centra direktora vietnieks, tad nedaudz pastāstīs jums par pētījumu, kas tika veikts. Neko jaunu visdrīzāk jums nepateikšu, nepastāstīšu, tad visu mēs jau zinām, un jau kuru gadu mēs ar jums tiekamies un runājam par šīm lietām, bet pieskaroties pamatojumam, tad mēs visi atceramies, ka 2018. gadā tad bija tāds Saeimas lēmums par VAM iekļaušanu vidējas izglītības standartā. Tad līdz 24. gadam tas mums bija kā pilotprojekts, un tad ar 1. septembrī 24. gadā mēs uzsākām valsts aizsardzības mācību kā obligātu priekšmetu, un tās tika iekļauts vispārējais vidējas izglītības standartā. Un tad, kur jauninājums ar zaļo krāsu iezīmēts, tad ar 1. septembri šogad mēs uzsāksim arī EVAM apmācību, jeb VAM tālmācību. Nedaudz par programmu, tad vispārēji vidējas izglītības standartā, tad valsts atrodas zem veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas. Tad gan EVAMā, gan VAMā tas koncepts neaizšķirsies, tad mums būs 2 mācību gadi. Tad VAMā mēs pasniedzam 112 stundas abos divos mācību gados, un tad EVAMā būs kopā 94 stundas, kur 56 būs attālināti, un tad 38 stundas būs klātienē. Jā, protams, par īstenošanu atbildīgs Jaunsardzes centrs, un to realizē Jaunsardzes centrā instruktori. Mērķis un uzdevumi, protams, nemaigi no iepriekšējiem gadiem. Tad mūsu galvenais mērķis ir sagatavot aktīvus un rīcības spējīgus jauniešus, kuri spēj aizstāvēt sevi, cilvēkus un, protams, savu valsti. Uzdevumi arī nav mainīgi, tad attīstīt uz pilsoniskām vērtībām, pilsonisko apziņu, Latvijas piederīgu personību, attīstīt un veidot izpratni par valsts aizsardzības prasmēm, ko mēs ļoti arī darām arī padziļināti valsts aizsardzības mācības nometnēs. Protams, arī pilnveidojam savu fizisko sagatavotību caur militāriem vingrinājumiem, pilnveidojam zināšanas un iepazīstinām jauniešus ar iespējām, kad direktors jau minēja, strādāt dažādas struktūras un veidot karjeras. Un, protams, viens no uzdevumiem mums veicināt to interesi, lai jaunieši nākotnē varbūt brīvprātīgi piesakās vadam vai turpina un attīsta savu karjeru militārā vidē. Tā, tad klātienē mēs īstenojam mūsu valsts aizsardzības mācības programmu, vispārējais vidējas izglītības iestādes, kā arī profesionālas vidējas izglītības iestādes, kā arī kultūras ministrijas padotībā esošas profesionālas izglītības iestādēs, kur mēs strādājam pēc, teiksim, tā individuāla plāna, ņemot šo iestāžu specifiku. Netiek īstenot starptautiskās skolas un ieslodzījuma vietas, un, kā es jau arī minēju, tiks īstenots VAM tālmācība.
Tad vizuāli, tad šeit jūs varat redzēt, kā notiek tad mums VAM kursa apguvē. 2 secīgi gadi, tas ir vispārēji vidējas izglītības iestādēs 10. un 11. klasē. Katrā klasē pa 56 stundām un vienā dienā attiecīgi 8 stundas. Profesionāls vidējas izglītības iestādēs strādājam nedaudz savādāk, tad tur mēs VAMu realizējam vai 1. 2. kursā vai 2. 3. kursā, attiecīgi tas atkarīgs no tām praksēm. Un stundu ziņa nekas neatšķirās, arī 56 stundas, pa 56 stundām gan 1. gan 2. mācību gadā. Tad viens punkts, tad valsts aizsardzības mācību mēs realizējam izņemot septembri un janvāri, bet ar tehnikumiem, jeb profesionālas vidējas izglītības iestādēm mums jau izveidojas tāda sadarbība, kā mēs arī plānojam septembrī un janvāri un daram to un realizējam, jo tas prakses ietekmē uz šo apmācību, tāpēc dažreiz septembris un janvāris arī tiek izmantoti priekš valsts aizsardzības mācības. Arī bez izmaiņām valsts aizsardzības mācības kursā 3 moduļi. Pilsoniskā aktivitāte valsts drošības konteksta, kas ir 6 stundas, noturība, krīzes situācija un vadība 4 stundas, un, protams, valsts aizsardzības iemaņas, jeb saucamās militāras prasmes, ko jaunieši apgūst, un tur ir tā lielākā sadaļa ir 102 stundas. Nedaudz par pilsonisko aktivitātes valsts drošības kontekstā, tad laiks modulī mums ir 6 stundas, un attiecīgi mērķus jūs arī varat redzēt uz slaidā, ka mums svarīgi veidot pilsoniskas atbildības jauniešus, cilvēkus, kuri grib aizsargāt savu valsti, un, protams, attīstīt un stiprināt uz pilsoniskām vērtībām un apziņu balstīt Latvijas piederīgu pilsoni. Noturības krīzes situācija pavisam maz stundas, tikai 4 mācību stundas, bet moduļa mērķis mums ir veidot izpratni par katrai individuālu lomu valsts drošības stiprināšana. Un tad lielākais modulis, jeb apjomīgākais, tad 102 stundas, tad tur mums ietilpst visas tās militāras iemaņas un prasmes, ko mēs ar jauniešiem attīstām gan mācību gadu ietvaros, gan arī pēc tam nostiprinām arī valsts aizsardzības mācības nometnes. Tad par tālmācību. Pirmais punkts, tad tālmācību realizēs Jaunsardzes centra instruktori, kuri šobrīd apgūst dažādas sistēmas un programmas, lai to pēc iespējas labāk realizētu. Tā kā izglītības iestādēm nebūs jāuztraucas par šo sadaļu, tad visu apmācību realizēs jaunsargu instruktori. Kā jau minēju, tad tālmācība būs 2 mācību gadi, un sāksim mēs 1. mācību gadu ar 1. septembri, un tad 2. sadaļa, jeb 2. mācību gads mums pēc gada, sākot ar 27. un 28. mācību gadu. Tad pieminētas 5 dienas, tad 5 dienas, kas ir praksē, jeb tās praktiskas dienas, kuras jauniešiem būs jāapgūst, tad viņas būs, tas 5 dienas būs iespējams arī, kā direktors jau minēja, tad visu VAM kursu ietvaros, kā arī vēl papildus tajā 12. klasē, lai, dotu iespēju tiem jauniešiem atrast to pareizo laiku, kad viņi varētu piedalīties un apgūt tās 5 praktiskas dienas. Viens izņēmums, ko mēs varētu pielīdzināt EVAM klātienes kursām, tas būs tie jaunieši, kuri ir apguvuši pamatapmācību, militāro pamatapmācību NBS profesionālajā dienestā, zemesardzē, vai arī ir izgājuši rezervistu apmācību. Tad šīs 5 dienas mēs varēsim pielīdzināt tai praktiskai sadaļai. Par VAM nometnēm. Kā direktors jau arī minēja, tad mums šogad būs vairākas nometnes, dažādas specifikas un tas nometnes būs dažādas. Un tagad šeit jūs redzat to laika līniju, sakot no jūnija līdz augustam. Principā visa vasarā mēs strādāsim ar jauniešiem. Un šeit jūs redzat pa tēmām, tad kādas nometnes ir gaidamās. Tad mums jau pieminēta līderības nometnē, tad mums ir pamatmilitāro prasmju nometnēs 10 dienas, 19 dienas, tad pirmās palīdzības nometnē, protams, ir bezpilotu gaisa kuģi, jeb dronu nometnēs.
Un arī viena nometnē, ko mēs organizēsim ar speciālo uzdevumu vienību, arī 10 dienu nometnē. Un, lai to nedaudz vizualizētu, tad nākamais slaids, ko jūs varat redzēt uz kartes, tad kā īsti tās nometnēs, kurā vietā un kuros datumos tas viss notiksies. Tad bija pieminētā pirms tam pirmos palīdzības nometnē, šeit nedaudz papildināšu, tad līdzīgu pirmos palīdzības apliecību jaunieši arī saņems nometnē, 19 dienu nometnē, kas būs tepat netālu no Rīgas zemesardzes bataljonā. Tad 19 dienu ietvaros, apgūstot militāras prasmes, tur jauniešiem arī būs tā iespēja saņemt to pirmās palīdzības apliecību. Tad šādi mums izskatās vasarā. Diezgan aizņemtā, bet, visu realizēsim un visu, kas saka, izpildīsim. Runāt nedaudz par statistiku. Šeit jūs varat redzēt skaitļus no tā 2018. gadā, kad mēs uzsākām kā pilotu projektu ar 13 skolām. Tagad mums ir visa Latvijā. Un šeit jūs arī redzat, kā mums ir audzis instruktoru skaits, kuri tagad vada valsts aizsardzības mācību. Tagad jau mums ir 320 instruktori. Tad vēl informācija, tad principā visa nepieciešama informācija ir pieejama mūsu mājaslapā. Tad tur jūs varat atrast gan mūsu tematu plānus, kas ir pirmajam mācību gadam un otrajam mācību gadam. Protams, VAM kursa programma un, protams, arī VAM izglītojuma vērtēšanas kārtība. Jo vispārējais vidējas izglītības standarts tā kā pasaka, kā jāvērtē attiecīgi valsts aizsardzības mācību, bet Jaunsvaras centrs ir izstrādājis jau detalizētāku kārtību priekš instruktoriem, un instruktori tam seko un strādā atbilstoši tai vērtēšanas kārtībai. Tad viss tas ir atrodams mūsu Jaunsvaras centra mājaslapā, un jebkurā laikā jūs varat ar šo iepazīties. Tad šī sadaļa man beidzās. Paldies! Ja jums būs kādi jautājumi, droši raksta čatiņā, un tad es nododu stafeti Jaunsvaras centra vietniekam. Jā, labdien! Prieks atkal būt šeit. Faktiski tas, ko es darīšu, es dalīšos ar ļoti ekskluzīvu saturu. Jūs esat pirmie, kas redz daļu no šī te pētījuma, no šī te kas būs publiski pieejams un kuras arī vēlāk. Šis būs arī tāds nedaudz tā kā kaceklis, par kurus nedaudz pastāstīšu, kuru varēs uzzināt par pārējo un noklausīties pilnu pētījumu. Ja atceraties, vai tie, kuri bija pagājušā gadā atcerās, tad es pagājušajā gadā solīju, ka mēs izvērtēsim, vai mēs darām visu, vai mēs darām to, ko mums vajadzētu darīt, un vai mēs to darām pareizi. Un faktiski tas ir noticis, un pagājušā gadā, oficiāli sākot ar novembri, bet īstenībā te darba aizsākās jau agri vasarā, kad mēs uzsākām visus priekšdarbus, lai varētu izvērtēt faktiski gan valsts aizsardzības mācības, gan jaunsardzes programmu, un mums bija ļoti svarīgi to darīt nevis tā kā iekšā, bet ārpusē, lai kāds no malas atnāk un patiešām izvērtē, lai no kaut kādas pēc tam šaubu ēna nemestos, ka mēs esam kaut ko pārvirzījuši skaitļus vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs gribējām to pilnīgi caurspīdīgi un pilnīgi, teiksim tā, no malas, lai tas tiek veikts. Un sadarbībā ar valsts kancelēju mēs organizējām pagājušajā gadā šo iepirkumu, un iepirkumā uzvarēja uzņēmums Civita, kas arī faktiski vairāk kā 5 mēnešus ļoti rūpīgi strādāja. Un, ja mēs paskatāmies, teiksim, šī te bāze, no kuras izdarīt secinājumi ir diezgan iespaidīga, tie ir VAM izglītojumie vairāk kā 2000 aptaujāti, 198 izglītības iestādes, Jaunsargi arī bija ļoti vairāk, bet es šeit tikai runāšu par VAM un būšu izcēlis tikai varbūt tos svarīgākos, vai kas man šķiet tāds interesantākos datus vai slaidus. Un arī noritēja vairākas fokusgrupas intervijas visdažādākos scenārijos, gan ar Jaunsardzes centra vadību, gan ar izglītības iestādēm, gan aizsardzības ministri, izglītības zinātnes ministriju un VIA pārstāvjiem. Tā kā darbs tika veikts patiešām apjomīgs, un tas rezultāts, ko mēs esam ieguvuši, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgs, un mums noteikti, mēs jau īstenībā esam sākuši izmantot šī pētījuma rezultātus jau pārstrādājot Jaunsardzes programmu. Jā, tad iziešu cauri pāris tādiem grafikiem, pakomentēšu nedaudz.
Kopumā, ja mēs paskatāmies jauniešu vērtējums par iegūtajām zināšanām un prasmēm, VAM ir ļoti augsts. 77% uzskata, ka drīzāk derīgas vai ļoti derīgas, ja? Bet šeit būs īstenībā ļoti daudz labu rādītāju, bet mēs vairāk iekšēji fokusējamies varbūt uz to sadaļu, kas šie mazie 5%, tie arī, protams, tie ir jaunieši, tie ir cilvēki un attiecīgi es ceru, ka nākamreiz, kad mēs veiksim šādu aptauju, tad mēs būsim jau arī šis būs vēl vairāk cilvēku, vēl vairāk jauniešu, kas uzskatīs, ka iegūtās zināšanas ir derīgas vai ļoti derīgas. Runājot par šīm dažādām iespējām, kā mēs redzam, jaunieši ir atzīmējuši, ka darbības ar ieročiem, šaušanas iemaņas, lauku kaujamies, militārā taktika, faktiski tās ir bijušas iespējams apgūt šo ļoti daudz jauniešu uzskatījuši, ka lielā apmērā. Pilsoniskās līdzdalības jautājums, un arī, kā mēs redzējām iepriekš, tātad šīs atvēlētās stundu skaits nav daudz, un mums arī bija šī nojausma, kas faktiski arī parādās arī šajos datos, un par kuru es jau vēlāk pieminēšu, ka mēs arī, plānojam arī šādas izmaiņas veikt. Un darbības ar droniem, mēs bijām faktiski, tā, ka šī aptauja noritēja, mēs bijām faktiski tikai uzsākuši pirmās grupas testēt šos VAM dronu vadīšanu, un attiecīgi, ļoti daudz jauniešu atzīmējuši, kas arī tā arī ir, ka viņiem nebija šī iespēja, bet es pieļauju, ka nākamā gadā būs pilnīgi jau citi skaitļi, kad šie droni būs sasnieguši visus instruktorus. Runājot par apgūtajām prasmēm, tad atkal skatāmies, vērtējums, manuprāt, ir ļoti, ļoti augsts. Gan attiecībā uz disciplīnu atbildību, gan praktiskām iemaņām, gan sadarbība darbs komandā, kritiskā domāšana, izpratne par pilsoņu lomu valsts aizsardzībā un drošības aizsardzības sistēmām un rīcību krīzes situācijās. Un mēs redzam arī faktiski šīs lietas vai šie moduļi, kuros bija ļoti maz stundas atvēlēts, arī šeit atspoguļojās, ka tas ir par maz. Un tas ir tīri objektīvi un arī saprotami. Kas mums arī ļoti patika, kad valsts aizsardzības mācība nav pagājusi garām nepamanīta, un jaunieši ir aizdomājušies par daudz un dažādām lietām, kas mūs ļoti, ļoti priecēja, ka arī par savu fizisko sagatavotību un veselību ir padomājuši vairāk, krietni vairāk, pārunājuši ar ģimenēm par šo drošību, nedaudz padomājuši arī par to, kad varētu iesaistīties kaut kur, kļūt pilsoniski aktīvākiem, iespējams, cerams, ka tā būs, arī domājuši par potenciālu dienestu zemesardzē vai šajos visaptvarošos valsts aizsardzības dienestos, un arī ir, kas ir apsvēruši iespēju veidot militāru karjeru. Tā kā valsts aizsardzības mācība nav pagājusi tā pilnīgi, neviens nav viņu pamanījis, ir diezgan daudz jauniešu aizdomājušies, un kas mums arī priecēja, kad ir vairāk jaunieši, kas ar valsts aizsardzības mācību izdomājuši, ka varbūt tas militārais dienas var būt kaut kas priekš manis. Viņi ir pievienojušies jaunsardzes kustībai un faktiski šādā veidā bez kredītiem un saistībām faktiski izmēģināt to, vai šī militārā joma varētu būt interesanta. Un jau pēc tam jau ir redzot, ka forši, un tad jau startēt tālāk. Un mums tādas ir arī meitenes, un šķiet, ka viena no meitenēm arī ir pieteikusies valsts aizsardzības dienestam šogad. Tā kā šāda kombinācija VAMS jaunsardze arī faktiski strādā. Runājot par šo jauniešu vērtējumu, par pamatojumu, kāpēc valsts aizsardzības mācība tiek ieviesta, mēs redzam, ka diezgan daudz, praktiski pie 30% ir kas neskaidra vai drīzāk neskaidra. Skaidrs, ka mēs pievērsīsimies tam vairāk skaidrojot, bet šeit arī parādījās šī situācija, ka tajās skolās, kur VAMS jau iepriekš bijis ieviests, un šeit atkal jāsaka liels paldies klašu audzinātājiem, kas jau faktiski pastāstīja jauniešiem pirms jaunsargu instruktors ierodās, pastāstīja, kas tas ir VAMS, kas tur notiks, kā tas notiks, un faktiski jaunieši jau bija vairāk sagatavojušies. Un šeit jāsaka, ka bijušās mazākumtautības skolās bija tas procents, kur bija tas neskaidrības procents bija krietni lielāks. Un faktiski, mēs esam to sapratuši, ka jāpiestrādā pie kaut kādiem informatīviem materiāliem, un šeit arī vēlētos aicināt arī skolas, īpaši klašu audzinātājs, 10. klases, kas sākās, pastāstīt par to VAMu vai tehnikumos otrais kursus pārsvarā, pastāstīt, kas tāds ir, kā tas apmēram notiek un par ko tad īsti stāsts.
Ja, un tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz. Ja, un to varēja parādīt, teiksim, intervijās, tas arī atspoguļojās. Ja mēs runājam par pašu iestāžu vērtējumu, par VAM īstenošanu, atkal skatāmies, tad šie skaitļi ļoti augsti. Ja. Bet atkal mēs skatāmies uz to, tiem mazajiem procentiņiem, ja, tad ir skolas, kas uzskata, ka tas ir bijis mazāk veiksmīgi, un faktiski arī var redzēt šo te atšķirības starp skolām, kurās jau tas gāja kā pilotprojekts, kā izmēģinājuma projekts iepriekš, tātad tur tas aizgāja daudz tā līganāk, labāk, vienkāršāk. Skolas, kurās tas bija tā kā pirmo reizi sākās ar 24. gadu, ja, tas bija tāds varbūt nedaudz tā kā šoka moments, ja, un tad īsti nesaprat, kas un kā notiek. Jā, jebkurā gadījumā strādāsim kopā, lai šī kopaina uzlabojās. Paldies par šiem skaitļiem vai šo viedokli. Ir tikai 1% no izglītības iestādēm, kas vērtē sadarbību Jaunsaru centru negatīvi, un tātad ir milzīgi lielais pārsvars ir tiem, kas uzsver šo te pozitīvu. Ja. Tas ir, tas ir medus mūsu ausīm un acīm. Patiešām prieks, bet jā, strādāsim arī, lai mums varbūt šis te vispār 1% vispār nebūs. Jā, jo tas, manuprāt, ir tas galvenais mērķis, lai visas puses ir iesaistītas, lai kāds nejūtas neuzklausīts vai neiesaistīts, un ka mēs jau strādājam īstenībā kopā. Jā, tie mūsu kopīgie mērķi, kas mums jāsasniedz, ne jau, ka Jaunsaru centrs nāk ar kaut kādām lietām, un tagad mums Jaunsaru centram vajag. Nē, mums kā sabiedrībai viss ir vajadzīgs kopumā. Ja mēs runājam, par VAM nodarbību plānošanu, īstenošanas slodzi un esošo formātu, tad runai par šo te vienu dienu, šim 8 stundām. Tad šeit ir, parādās šīs te situācija, kad nav viss varbūt tik vienkārši skolu dzīvē atbrīvot šo te vienu dienu speciāli VAMam vai tikai priekš VAMa, ka tas prasa kaut kādas darbības, kaut kādas vingrinājumus, un atkal šeit var redzēt, ka tās skolas, kuras jau ilgāk ir bijušas iesaistītas, ka tām ir bijis daudz vieglāk, un tās skolas, kuras tikko kā pievienojušās VAM programmai, tām bija būtiski grūtāk. Vienlaikus šis ir viens viedoklis, kas parādās, bet tajā pašā laikā intervijās skolu pārstāvi min, ka īsti neko labāk jau neredz. Ja, ka šis ir īstenībā, varbūt vienkārši jāpieņem, jāpiestrādā, un potenciāli varbūt pēc 2 gadiem nekas labāks nešķitīs, ja, ka būs jau iestrādāts, ka šī te viena diena tiek veltīta šeit valsts aizsardzības mācībai, un tā īstenībā arī daudz vieglāk arī mums strādāt īpaši mēs runājām par kaut kādām nodarbībām, kur ir vajadzīgi kaut kādi materiāli, tehniskie līdzekļi, kaut kas jāved, jāuzstāda, jākrāmē, ja, tas ir labi, kad ir šis te lielāks šis te posms, un ka tādā veidā varam darboties, vai arī tas pats, ja kaut kāds, piemēram, praktiskā šaušana notiek citā izglītības iestādē vai citā ne konkrēta izglītībā iestādes vietas, tad jaunieši var doties, teiksim, uz to konkrēto vietu un tur visu dienu arī darboties. Tad šeit parādās lielākie izaicinājumi, ko es jau minēju, mācību procesa plānošanas grūtības, tātad šī te viena diena, īpaši, ja jaunietim kaut kur varbūt vēl jādodās projām vai skolai kaut kāds pasākums un tam līdzīgi, bet, te ir svarīgi saprast to, ka nebūs kaut kāds viena līdzekļa vai vienas zāles nederēs visiem, ja, un šeit faktiski ir stāsts par to konkrēto sadarbību jau gan ar instruktoru, gan Jaunsaru centra novadu pārvaldi saprast, teiksim, kā labāk izrullēt to konkrēto situāciju, kāda ir izveidojusies. Telpas un infrastruktūras trūkums īpaši Rīgā, tā ir problēma, to mēs saprotam, īpaši mēs runājam par šaušanas nodarbībām, un arvien vairāk un vairāk tiek ieviesti šie te šaušanas simulātori, kas, teiksim, atvieglo šīs darbības. Mums ir skolas, kurās ir pat VAM moduļi, VAM klases un tam līdzīgi, un tad ir arī otrs, teiksim, tā grāvis, kur mums nav instruktoram pat nav kur savas lietas nolikt. Ja. Un ir saprotams arī, ka skolas apvienojot, ir skolas, kurās ļoti daudz skolēni, kad pašiem tā kā vietas nav, bet mēs esam ļoti pateicīgi par skolu pretimnākšanu, atbalstot mūs, ka mums ir kaut kāda šī te vieta arī šim te instruktoram, kur atstāt kaut kādas savas mantas, un ja tā ir, teiksim, tāda pat kaut kāda specializēta klase tikai iedot šim, tas ir vienkārši ideāli. Jā, Jaunsaku instruktoru mainību, to direktors jau pieminēja, tas ko mēs centīsimies noteikti mazināt, un kas arī parādījās aptaujās, kad jo ilgāk sadarbība izglītības iestādē konkrēto instruktoru, jo labāk šī sadarbība veidojās un labākas attiecības un kaut kādas
problēmu izrulēšana, ja tā var teikt, notiek daudz ātrāk un daudz vienkāršāk. Jā. 44 skolām izaicinājumi nav bijuši, kas par ko mums arī ir milzīgs prieks. Ja mēs runājam, kā vērtē izglītības iestādes mūsu pedagogus, mūsu jaunsargu instruktorus, tad faktiski arī šis te vērtējums ir manuprāt, ir ļoti labs, bet, protams, to, ko mēs apzināmies, ka mēs varbūt neesam spējuši varbūt pilnībā iedot visas nepieciešamās pedagoģiskās vai cita veida prasmes, strādājot valsts aizsardzības mācībā ar jauniešiem, īpaši, ja mēs esam īpaši runāju par bijušām mazākumtautības skolām vai teiksim, kaut kādiem citiem aspektiem, kur jau kaut kāds fonds ir nepriekš valsts aizsardzības mācības, bet pie tā mēs strādājam un ceram, vai ekipējam arvien vairāk un vairāk mūsu jaunsargu instruktors ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešams, lai varētu strādāt pēc iespējas sekmīgāk. Un es ļoti ceru, ka arī šī situācija būtiski uzlabosies. Galvenie secinājumi ļoti īsi, es apzināti izkapēju no šī ziņojuma, konkrēts, teiksim, lai varētu īsi apstāstīt. Attiecībā uz militāro prasmi, valsts aizsardzības mācība ļoti sekmīgi darbojās, bet, kā es jau minēju, attiecībā uz pilsonisko līdzdalību un krīzes situācijām, tad ir gan no visām pusēm šis vērtējums ir būtiski zemāks. Interesanti, arī tas, kad augstākie prasmi pašvērtējumi izteiktāki vai raksturīgāk jauniešiem no Zemgales un Kurzemes, bet savukārt Rīgas reģionā tad ir tādi konsekventi, faktiski visi vērtējumi ir zemāki. Varam izdarīt dažādas secinājumus, bet ir pie kā padomāt. Un arī, ja mēs pastamies šajā lingvistiskajā griezumā, tad šeit arī parādās īpašas problēmas vai šis vērtējums, zemāks vērtējums par iegūtajām prasmēm, un te ir atkal stāsts vai atkal aicinājums izglītības iestādēm, kur mums ir, kur pārēju uz valsts valodu ir sagādājis kaut kādas izaicinājumus vai grūtības, noteikti iesaistīties, darboties un kopā līdzdarbojoties, tad mēs ceram panākt, kad pilnīgi visi jaunieši, neskatoties uz kādā valodā viņi runā, viņi spēja apgūt līdzvērtīgi šīs nepieciešamās zināšanas un prasmes. Jo faktiski arī, ja mēs kopumā skatāmies, tā ir kopējā sabiedrības drošība, par ko mēs runājam, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi šajā kontekstā. Kopumā kopīgais vērtējums ir ļoti labs, ja mēs skatāmies uz valsts aizsardzības mācību. Un, protams, tās galvenās problēmas ir mācību procesa organizācija un infrastruktūra. Tātad tie lielākie izaicinājumi, bet mēs, teiksim, ar kaut kādiem pašiem šaušanas simulatoriem mēs šīs problēmas cenšamies mazināt, un tādā veidā visu pēc iespējas labāk risināt. Paldies par pozitīvu attieksmi no izglītības iestādes pusēm, no izglītības iestādes puses. Un faktiski to mēs redzam, jo ilgāk ir vams, jo labāks ir vērtējums un labāka sadarbība. Un tātad mēs arī faktiski ceram arī tās izglītības iestādes, kuras sāka īstenot valsts aizsardzības mācību 2024. gadā, ka šī situācija arī turpmāk uzlabosies. Un es domāju, ka nevienam nav noslēpums, kad nozīmīgs ietekmes faktors ir faktiski izglītības iestādes vadības attieksme. Neskatoties, kādā valodā ir bijuši iepriekš programmas, ja mums ir pretim nākšana no izglītības iestādes vadības, mums aiziet. Un tā ir viennozīmīgi. Tas parādās visās aptaujās. Bet, ja ir kaut kāda rezervēta vai pat vēsa attieksme pret valsts aizsardzības mācību, vai kad izglītības iestādes vadība varbūt nesaskata īsti valsts aizsardzības mācības vietu kaut kā kopējā visā šajā vidējās izglītības posmā, tad tur arī rodas kaut kādas sarežģījumi, kaut kādas domstarpības un tā tālāk. Paldies visiem par šo visām iestādēm par šo atbalstu, kur mēs esam saņēmuši, un ceram, ka arī tur, kur ir tas rezervētais atbalsts, kad saņemsies un ka mēs iesim uz priekšu, jo valsts aizsardzības mācība ir uz palikšanu. To es domāju, mums vajadzētu visiem apzināties. Un šis ir mans pēdējais slaids pirms pauzītes. Tātad, kādas būs šīs galvenās izmaiņas, es precīzi nepateikšu, jo šis pētījums ir pilnīgi silts, teiksim tā. To nav paspējuši izlasīt pat ļoti daudz, tās vairāk kā 90 lapas,
kur ļoti daudz interesants lasāmvielas, manuprāt. Bet skaidrs ir tas, ka mēs noteikti strādāsim, lai izlīdzsvarotu šo te moduļu saturu, un noteikti būs lielāks uzsvars uz noturību krīzes situācijās, ja, tātad, ko man darīt dažādās krīzes situācijās kā jaunietim, un mēs arī saprotam to, ka jaunieši mājās par šo te runā arī tālāk, un šis arī faktiski ir rīks, kā mēs jau varam lielāku Latvijas sabiedrību informēt vai, teiksim tā, negluži apskaidrot, bet, informēt par to, ko dažādās situācijās vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt. Un pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, tas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti būtisks elements, kuru mēs palielināsim, jo kā mēs savstarpēji šeit runājot, mēs sakam, ka šaut iemācīties ir svarīgi, bet vēl svarīgāk iemācīties ir kurā virzienā un kad šaut. Ja? Un, manuprāt, tas ir tas lielākās izmaiņas, ja? kuras mēs, teiksim tā, VAM 2.0, kuras piedzīvos. Kad tas būs, man grūti spriest, mēs tagad visu šo informāciju apstrādājam, bet noteikti mēs ilgi nevilksim, mēs saprotam nepieciešamību un noteikti strādāsim gan pie jaunās programmas un noteikti informēsim izglītības iestādes par šiem plāniem un noteikti kopā arī strādāsim, skatīsimies. Ja neba mēs, teiksim, savos kabinetos uztaisīsim programmu, kur mēs teiksim, kur pie šīs arī strādāsim, bet noteikti šī jaunā programma taps sadarbībā un sarunājoties. Ja, manuprāt, tas mums visiem kā sabiedrībai tas ir ļoti svarīgi. Jā, drona apmācība turpināsies, tas arī parādījās arī šajās aptaujās, un direktors jau izstāstīja par to, ka tas viss notiks, ja, tikai nedaudz ar šo te, ar loģistiku, ar apgādi, nedaudz jāpagaida, un tad, kad būs droni, būs arī apmācība. Un arī šis VAM nometņu jaunais modelis, par ko tika runāts, tātad tas arī nedaudz tika pieskārās šajā te aptaujā. Un šis ir pēdējais slaids, kaceklis, tātad 20. maijā, 10:00, Valsts kancelejas YouTube kanālā, un es pieļauju arī mūsu kanālos, tiks prezentēta šis te pētījums, tiks prezentēts pilnībā gan par valsts aizsardzības mācību, gan par jaunsardzes kustību. Precīzāk, šis te pētījums ir vairāk kā valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likuma izvērtējums. Tātad šī likuma ietekmes izvērtējumu valsts kancelēja ir izstrādājusi brīnišķīgu rīku, kā jebkura iestāde resorā var izvērtēt, vai kā darbojas šis te likums uz konkrēto iestādi, uz kuru tas ir attiecināms. Ja? Mūsu gadījumā bija iepriekš minētais likums, un mēs esam viņu izvērtējuši ļoti, ļoti dziļi, pat ejot iekšā programmās un skatoties, jo faktiski no programmu satura un programmu kvalitātes un programmas realizēšanas faktiski ir, vai mēs sasniedzam šos te mērķus likumā noteiktos vai nesasniedzam. Jā, tad būs gan šī te prezentācija, 10:00 būs arī paneļa diskusija. Pašlaik, pēc manā rīcībā esošas informācijas, būs gan aizsardzības ministrs, gan valsts kancelejas vadītājs, un tā kā pasākums būs, mēs informēsim izglītības iestādes, izsūtīsim jau precīzākas pieslēgšanās kanālus, bet 20. maijā 10:00 ierakstam kalendāros, noteikti izbrīvojam laiku, manuprāt, būs ļoti, ļoti daudz noderīgas informācijas. Un arī, tad, kad šis te arī pats gala ziņojums vai šis te nodevums no konkrētā uzņēmuma Civita būs pilnībā pieslīpēts līdz detaļām, tas noteikti arī būs pieejams, jo, mēs, kā es jau minēju, mēs esam par caurspīdīgu darbību, un mēs, teiksim, mums nav ko slēpt, mēs strādājam ar atvērtām kārtīm, mēs strādājam kopā. Kaut kā tā, tas no manas puses arī viss. Paldies, un tagad, Sergejs. Es varbūt višķi apkopošu pirms Sergej, tu pārņem. Dažas minūtes. Paldies Uldim. Uldis ir vienīgais jaunsardzes centra darbinieks ar doktora grādu, tāpēc arī viņam tika uzticēts tas gods un pienākums prezentēt tādu izcilu zinātnisku pētījumu. Tas nav vienīgais. Es šo gaidīju, lai mainītu to programmu, lai nebūtu tā, ka atnāk jauns direktors, jau vairs nav jauns, es jau gadu un 1 mēnesi esmu amatā, bet lai nebūtu tā, ka atnāk jauns un tad, tā teikt, jauns lot, tīrs lauku un viss izmaina. Un tas nav tikai lozungs, es tā arī domāju, jo ir jābūt kaut kādam faktoloģiskai bāzei, lai kaut kādas jēgpilnas izmaiņas un grieziens veiktu. Ieva Bērziņa no Aizsardzības akadēmijas ar dažādiem citiem zinātniekiem arī ir veikusi pētījumu. Viņš ir, tā teikt, tā pašā virzienā, bet ar citu fokusu, un viņi vairāk skatījās vai skolās šī te pilsoniskā audzināšana
vai ir kāds, kas pa viņu atbild, principā. Vai viņi ir izmētāti pa dažādiem mācību priekšmetiem, un tas secinājums ir, ka nav neviens, kas īsti atbild, un nav neviens, kas tur rūpi, un katrs domā, ka tas otrs to dara, un tas otrs domā, kā tas otrs to dara, un tad tā viņš tur tā ir kaut kā izšķīts un izplūdis. To pētījumu arī ir vērts paskatīties, un tad, kad mēs mēģināsim piekoriģēt savu programmu, tad mēs noteikti ņemsim vērā abas. Problēma ir, ka mums ir 112 stundas, kā jūs ziniet, laika apakai, tad mēs zaudējām daļu no savām stundām, kas bija 144, un nogriezts tika tieši tie 2 moduļi, kur, kā Volts minēja, runā par to, ka varbūt ir daudz vērtīgāk saprast, uz kur pusi šaut, nekā īstenībā varbūt pat prasa to darīt. Jūs saprotat, ko es ar to domāju. Tad tas ir tas, ko mēs pārskatīsim esošajās 112 stundās, to balansu mēģinot atrast tomēr tādu pareizāku un to uzsvaru no tām nabadzīgajām 6 un 4 stundām drusku vairāk uz to uzlikt. Ko ņemt no tās militārās sadaļas, domāsim, jo visu jau gribās salikt, bet domāsim. Ja? Cilvēki daudz saka, ierīnas apmācību nevajag. Daudz saka, ka vajag, ka tas ir pamats. Jā, bija Strenča skolā, tagad no vidusskola, tagad pamatskola. Svētdien tur bija jaunsargu pasākums, tāds turlais kauss sacensības, tur arī leiši un igauņi bija. Latvieši vinnēja, protams. bet skolas direktori teica, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērni vairs nespēja nofokusēties uz stundas sākumu, ka viņiem vajag kaut kādu nostāties ierindā, piemēram. Ja? Un ja tas netiek piekopts visu laiku, tad viņš izzūd kaut kur. Mēs esam tā, tik demokrātiski kļuvuši, ka tās pazūd. Ja? Mēs pārāk varbūt humānam būt ir, protams, ka pareizi un labi, bet ir kaut kādas tomēr tādas robežas jāievieš. Un tad, kad tas cilvēks parādās skolā formstērpā, tad es, cik esmu pa skolām braukājis un runājis, tad arī mainoties attieksmi, ka tas ir labi un tā tālāk. Tā kā viens tas lūgums man būtu, ka strādājam kopā, mēģinām to sinerģiju panākt. Kas tad ir tā pilsoniskā audzināšana un tā patriotismu kopšana? Ja nav gluži identificēts tas lomas turētājs, tas īpašnieks šim te priekšmetam vai tēmai, strādājam sinerģijā un mēģinām tādu identificēt kaut kādu, vismaz dombiedru kopumu skolā katrā. Aiciniet tos jaunsardzes instruktorus uz savām skolotāju padomēm, kur jūs spriežat pa lietām. Viņi, kā jau es teicu, mums ir 3 kategorijas, tā 1/3, kāpēc tā mainība ir, ka mēs no ielas rekrutējam. Ja? Tad mēs izsludinām konkursus konkrēti jaunsardzes instruktoru amatu, konkrētā reģionā vai skolā, un tad kaut kas piesakās. Mēs uztaisam atlasi. Un ja viņam nav nekāda militārā, tā teikt, pieredze un izglītība, tad mēs viņu mēģinām audzināt caur saviem iekšējiem kursiem, kas, protams, nav līdzvērtīgi tiem, kas ir bruņotajos spēkos, viņi mazāk, bet pietiekam, lai bērnam kaut ko iemācītu, vai ne? Un tad viņš ar savām ekspektācijām tad tāds gatavs, negatavs aiziet uz skolu, un ja tur viņi vēl tā, kas tu tāds dīvainīcēs, ja? Ka ja skola neiesaist savā apritē, tad arī tur varbūt tā mainība parādās, ja? Ka viņš jūtas neiekļauts tajā, ka viņam ir grūti aiziet pie tiem bērniem pārvarēt to barjeru, jo tās prasības jau mēs esam nonivelējuši. Sākumā bija, ka viņam jābūt ir pedagoģiskai izglītībai, tam jaunsardzes instruktoram. Tagad ir, ja viņam ir augstākā izglītība, tad viņam ir jāpabeidz šis 72 stundu pedagoģijas kurs, ja? Un ir jau tīraņi no dabas. Ir tādi, kur aiziet, un viņam tie bērni līp kā dadzītim klāt, ja, kā dadzīši līp klāt, bet ir tādi, kuriem nē. Un viņam viss ir kā profesionālās kvalifikācijas un rakstura īpašības it kā ir, bet kaut kas tā kā nenostrādā. Un tur, manuprāt, ir vajadzīgs skolas iesaist, kas palīdz drusku noņemt tās barjeras, ļauj viņam iejusties kā komandas biedram, kā kolektīvu, tā teikt, sastāvdaļai, un varbūt tas arī mazināt mūsu to mainību, vai ne? Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, kopsavēlkot par Rīgas skolām īpaši, kad Ulds minēja, ka nav tās noliktavas, un kurš to minēja, Sergejs vai Ulds, jā. Tad, to mēs esam sapratuši un īstenībā kaut ko darām. Tad aizsardzības ministrija nesen kā atbalstīja mūsu ieteikumu īrēt noliktavas atsevišķas Rīgā. Un ar Rīgas mēru mēs tikāmies, vienojāmies, ka iespējams mēs Rīgā varētu identificēt tāds tā kā centrs izglītības hubus, ja, kur tad mēs varbūt tādu noliktavu
bāzīti uztaisam un identificējam, kur no dažādām skolām apmācāmie jaunieši var iet uz to identificēto centru un tur tās mācības tad notikt netraucējot skolai. Ja? Un likums it kā nosaka, ka jums skolām ir visām jāatvēl vamam mācību klases un noliktavas. Bet, ja to nevar izdarīt, tad kāda jēga tādai likuma prasībai, ja tam finanses neiet līdz. Tā kā aizsardzības ministrija šai sakarā arī saprotoši, un mēs mēģināsim jums palīdzēt, lai arī jautājumi ir daudz, kāpēc mums tas jāmaksā, ja likumā ir noteikts tā. Bet mēģināsim atrast visu laiku, un es domāju, ka gadu no gada mēs uzlabosim šo, un ja tā sinerģija mūsu starpā radīsies ar vien lielāku, ar vien labāk būs. Un to programmu mēs varam uztaisīt cik vien labi gribam, cik perfekti noslīpēt. Ja nebūs tas instruktors, kas viņu realizēs, tad nekas nebūs. Kā jau es saku, tam instruktoram ir jādeg acīm, viņam ir jābūt tādam, kas var pie jauniešiem iet un varbūt pamanījāt tos pāris punktus, ko Uldis uzsvēr. Integrācijas mehānisms šis ir, manuprāt, ļoti svarīgs. Es domāju, ka es nebūšu tālu no patiesības, ja es minēšu, ka tas ir faktiski arī vienīgais, kas tad tai valstī būtu. Jo kamēr nebija valsts aizsardzības dienests, kā obligāts pasākums un valsts aizsardzības mācība, kā tad tā kopējā integrācija, tad kādi vēl, kurš var nosaukt kādu instrumentu, kā tiek faktiski praksē realizēta sabiedrības integrācija, zinot, kādā mēs esam sašķeltībā. Nav citu. Šis tagad ir jauns un obligāts, izmantojam viņu un mēģinam to sabiedrību integrēt. Tādas apkopojošas 3 lietas atkal no manas puses. Un tagad izbaudiet kafiju, un tie, kas ir pieslēgušies, ejiet uz virtuvēm vai kur jūs esiet, un izbaudiet, kas no jums ir pieejams. Jā, paldies, direktori. Tad mēs nākam apkārt. Jā, paldies, direktori. Tad jā, tieši tā. Tad šobrīd mums ir iespēja atpūsties, un tad taisam pārtraukumu uz 20 minūtēm. Bet vēl gribu pateikt, tad šī sapulce un prezentācija būs pieejama mājaslapā, un šī sapulce tiks ierakstīta, video arī būs klāta. Paldies, tiekamies pēc 20 minūtēm. Ķeramies klāt pie mūsu pēdējās sadaļas, tad diskusija, jautājumi un atbildes. Tad vēlreiz aicinu visus droši uzdot jautājumus, tie attiecīgi, kuri klātienē, tad uzdodiet savu jautājumu no vietas, tad mēs atbildēsim, un tad tie, kuri mums atrodas tiešraidē, tad droši rakstiet savus jautājumus čatiņā, un tad mēs noteikti sniegsim atbildes. Bet tad es varbūt sākšu ar tiem jautājumiem, ko mums jau iepriekš atsūtīja. Mēs jau sagatavojamies un arī sagatavotas atbildes, tā kā lai nekavētu laiku, es nolasīšu jautājumu un uzreiz sniegšu arī atbildi. Tad jautājumu nav daudz, bet paldies tie, kuri iesūtīja. Tātad Ventspils 4. vidusskola mums jautā. Vispār izglītojušu skolā vam notiek vienreiz mēnesī. Ir situācijas, ka skolēns šajā dienā piedalās mācību olimpiāde vai pārstāv skolu sacensības. Tātad attaisnots kavējums. Vai ir kāda procentuālā attiecībā apmeklējumam, lai kurs tiktu nokārtots, iegūts vērtējums? Tad atbildēs ir sekojoša. Tad vam kursā nav noteikts vienots procentuālais obligāta apmeklējuma slieksnis. Kursa apguve tiek vērtēta pēc sasniegtiem rezultātiem moduļos un apakšmoduļos. Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās nodarbībā, piemēram, olimpiādas sacensības, viņam ir pienākums apgūt attiecīgu mācību saturu individuāli. To var nodrošināt konsultācijas veidā, kopā ar pie instruktora, alternatīvā nodarbībā, ko arī instruktors var piedāvāt, vai cita instruktora noteikta veidā. Tad sadarbojoties ar instruktoru vai ar nodu pārvaldi, kur strādā attiecīgais instruktors, tad izveidojot individuālo plānu, tad jaunietis, ja izglītojamais var apgūt šo, kas viņš nav apgūvis. Otrais jautājums. Dienvidkurzemes 2. vidusskola mums jautā. Esam tālmācību skola un ļoti bieži jaunieši pārnāk mācīties no citām izglītības iestādēm, kurās jau ir bijusi VAM apmācība. Kā notiks šo mācību pārnešana? Tad atbildi ir sekojoša. Šādi gadījumi praksi ir sastopami. VAM kursa apguves atzīšana notiek šādi. Pirmais. Ja VAM kursa apgūts iepriekšējā mācību gadā, tiek iesniegts sekmju izraksts ar gada vērtējumu, un tas tiek ņemts vērā kā apgūts kurs vai tā daļa. Un otrkārt, ja pārējie notiek mācību gada laikā, Jaunsardzes centra sadarbībā ar iepriekšējo instruktoru iegūst informāciju par apgūto saturu, un kopā ar skolu tiek noteikts nepieciešamais turpmākās apguves apjoms. Lēmums tiek pieņemts individuāli balstoties uz faktiski apgūto saturu.
Nākamais jautājums un jautā Rīgas tālmācības vidusskola. Mūsu skolā mācības notiek sava platforma e-vide. Vai teoretiskos mācību materiālus ievietos mūsu mācību e-vidē izglītojumiem? Atbilde ir sekojoša. Tātad VAM tālmācības īstenošanai tiek rekomendēta vienota mācību vide skola LV, kur mēs arī veidojam mācību saturu tālmācībai. Ja izglītības iestāde izmanto citu e-vidi, piemēram, Moodle vai citu platformu, iespējams šādi risinājumi. VAM saturs tiek nodrošināts Moodle vidē, vai arī tiek saskaņots risinājumu materiālu integrācijas skolai, ko tieši skola izmanto, kuru platformu. Konkrētais tehniskais risinājums tiek noteikts sadarbība ar Jaunsardzes centru. Rīgas Simantas vidusskola jautā. Esam salīdzinoši liela skola, nākošgad papildus plānots uzņemt vēl vienu 10. klasi, un tās kopā mums veidojas 3 10. klases un 3 11. klases. Ja šogad man bija katru nedēļu dienu vienu klasei, no pirmdienas līdz piekdienai, kā plānot mācību procesu nākošajam gadam. Šogad strādājam ar 4 dažādiem nedēļu stundu sarakstiem. No VAM dienas mācību stundas tiek pārceltas uz citām nedēļas dienām un uz citām nedēļām, jo pēc MK noteikumam ir maksimālais stundu skaits dienā un maksimāls stundu skaits nedēļa. Tātad atbilde ir sekojuša. Lai realizētu VAMu, jums ir 2 iespējami varianti. Tātad, vai katrai grupai plānot savu atsevišķu dienu, vai otrais variants jums cieši jāsadarbojas ar nodu pārvalde, un tad nodu pārvalde ir jāizskata un jānodrošina iespēja, lai piesaistītu papildus instruktoru, lai tajā pašā dienā notiktu VAM vairākam grupām. Tāda pieredze mums ir Rīgā, un vienā dienā dažādas izglītības iestādes mums ir pat 8, 9 grupām vienā dienā. Tad jautājums tur. Lai arī būtu nodrošinātē. Jā, tieši tā. Tas jautājums ir, tad tur vajag jāiziet pakaļ un painteresēties. Tieši tā, bet šis jau turpinājums, tas turpinājums otrā sadaļa šim jautājumam tieši par telpām, un tad skola jautā. Jau pašlaik saskaramies ar telpu problēmām. VAM ir atvēlēta atsevišķa mācību telpā, kura 3 nedēļas mēnesi ir tukša. Rīkojam tur ārpusstundu pasākumus un tā tālāk, bet mācību process tur nenotiek. Tā kā klase tiek dalīta 2 daļas, otrai grupai ir norādīta telpa skolas bibliotēkas lasītavā, par šo sajūsmu nav neviens. Bet citu brīvu telpu skola nav. Nestādos priekšā, kur ņemt telpas nākošajai mācību gadā pienākošai klasei VAM nodarbībām. Šeit es jums varu pastāstīt no savas pieredzes, kad es vadīju Pieknesnos pārvaldi, tad Rīgas pārvaldi. Tad, ar telpām problēmas mums ir. Par Rīgu, ja tā var pateikt, mēs dejojam pa visu Rīgu, mēs pat nodarbības vadījām Rīgas cirkā. Mums pat bija līgums ar Rīgas cirku, kur mēs gājām un vadījām tas nodarbības. Tad risinājumi ir visādi un dažādi. Kā arī viens no risinājumiem, kad instruktori tās teoretiskas nodarbības apvienojas kopā un novada viena auditorija vairākām grupām, bet ejot ārā, viņi sadalās pa tām grupām, kuras attiecīgas piesaistītas instruktoriem un attiecīgi vada praktiskas nodarbības. Šeit es skolai varētu ieteikt, kā cieši sadarboties ar nodu pārvaldi un ar to cilvēku, kurš plāno jums tas VAM nodarbības un meklēt dažādus risinājumus. Kā arī direktors jau pieminēja, par tiem hubiem, jeb tiem centriem saucamiem, ko mēs tagad meklējam un veidojam Rīgā, tad tādi centri mums jau veidojas, un ļoti labs piemērs, ka mums ir Rīgas Dārziem vidusskola, ka mums ir atsevišķi VAM modulis, un es zinu, ka šis modulis tiek izmantots ne tikai Rīgas Dārziem vidusskolas izglītojumiem, bet arī citiem skolas izglītojumiem. Mēs tūlīt burtiski arī veidojam ļoti veiksmīgu sadarbību ar Rīgas ar RVT Rīgas valsts tehnikumu, kur mēs arī tagad apsekojam vienu teritoriju, kur arī visdrīzāk 90%, kur būs tādā centrāla vietā. Tā kā šis jautājums ir jārisina ar katru no pārvaldes atsevišķi un risinājumu varam atrast. Neizbēgam atsevišķiem tiem risinājumiem būs ilgtermiņa risinājums jārod, ka viņi tādu foršu un labu uzreiz nevarēs atrast. Tas ir to centru meklējumu un viņa attīstību, tas, ko tu pieminēji, tas, protams, arī viena lieta ir talkas uzorganizēt, iztīrīt, bet tur, kur ir vajadzīgs remonts vai kaut kāda tāda ieguldījuma, tur ir jāvienojās finanšu līdzekļi visiem ir
ierobežot. Bet risinājums meklēsim, un viss būs ies tikai uz labo, ne uz slikto pusi. Jā, paldies, direktor. Nākamais jautājums. Vai nometnes 5 dienu klātienes mācībām piedāvās instruktori konkrētai izglītības iestādē? Tā, es tagad lasu sagatavot atbildi. Tas nav nometnes, bet gan EVAM mācību 2. gads. Praktiskas daļas lokācija tiks izvēlēta pēc izglītības iestādes un jaunsardzes centra vienošanas. Mēs zinām, ka ir tālmācības skolas, kuram nav plašas telpas un ārā teritorija. Meklēsim kompromisu sadarbībā ar citām izglītības iestādēm. Jā, un tad, kā jau mēs runājam par to tālmācību, tad tās nometnes vietas, jau viņas tiks piedāvātas tās nometnes, ko mēs arī realizējām, parastajām vamām. Jā, ko es redzēju arī uz slaidā, kur mēs pa visu Latviju tas nometnes arī organizējam. Tad tur tie jaunieši, kuri apgūst EVAM, vāmu tālmācībā, tur viņi varēs arī pieteikties un darboties. Tas nav vienīgais. Tad, protams, kad atbilstoši likumdošanai vāmu obligāto saturu mēs nedrīkstam piedāvāt vasarā. Tad vasaras brīvlaiks. Tad, 2 mēneši, septembris, janvārs būs tie mēneši, kur mēs organizēsim šīs te praktisko sadaļu priekš EVAM, lai viņi varētu iziet. Tie, kur varēs ierasties un gribēs ierasties uz šīm te 5 dienām septembrī vai janvārī. Janvārs ir diezgan slikta izvēle, ja ir augsts un sniegs un sals, bet tā ir izvēle. Citi jaunieši taisni tāpēc izvēlās, viņiem patīk ielikt tāliņģi un kaut kādas trakas lietas darīt. Tā kā nav izslēgts. Atbilstoši likumam mēs nodrošināsim, ka ir iespēja tur. Bet mums būtu labāk, iespēja janvārī vai septembrī. Bet mums labāk ir, ka viņi brīvprātīgi pieteiktos pie tā, ko mēs vasarā darām brīvprātīgi. Un tad katra šī specializētā nometne, kā es minēju, izņemot to 19 dienu garā, tā ir tāda militarizēta. Ja? Bet tās specializētās lielākā daļa sastāv no 5 dienu moduļu, kas ir tas pats, kas jāapgūst EVAM, un tad ir tā specializētā sadaļa. Tā kā, ja viņš izrāda interesi, tad viņš pieslēdzās klāt tām pirmajām 5 dienām. Varbūt viņam iepatīks, un viņš grib palikt arī uz specializēto sadaļu. Varbūt viņam vispār iepatīks, un viņš izvēlas vēl kādu citu nometni, kur piedalīties tālāk vasaras periodā. Tā kā mēs mēģināsim būt pēc iespējas elastīgi, lai arī tas nav ierasts armijniekiem. Tie parasti ir kantaini, stūraini, melns un balts, bet mēs tādu nebūsim. Mēģināsim tādu nebūt. Nav jau visi tie armijnieki melni un balti un stūraini. Es, piemēram, korī dziedu, vai tas nav forši? Par koru vai par kaut ko citu? Man personīgi interesi vienkārši. Man 9. klases skolnieks. Un skatoties šo saturu, ko jūs piedāvājat, viņam ļoti interesētu speciālo spēku nometne Murjāņos. Vai 9. klases skolniekam, kurš, piemēram... Mēs to nevaram pacelt, nē. Nē, bet ja viņam ir interese, vai viņi arī var tā kā piedalīties? Tikai, ja viņš ir 10. klase? Tas ir vams. Ja viņam ir interesi, tad viņam jāiesaistās jaunsardzes kustībā un jāskatās, ko jaunsardzes piedāvā. Bet vamam mēs nevaram atvērt vārdus pilnīgi visiem, jo saprotiet, 10. un 11. klases tie 35, rādīju uz slaidiem 1000, un ja viņi īpaši tie, kas ir EVAMam, kuriem būtu obligāti tā sadaļa, mēs tā precīzi to skaitu, ne tie 2500, kas neklātienes un tālmācības skolās mācās. Mēs neesam tā teikt tur savilkuši galvas kopā, cik neklātienes skolās ir tas vecums sadalījums un cik no viņiem ir bijuši zemsargi vai ir zemsargi. Viņiem, kā tika minēts, tad nevajag to apmācību. Ne? Tā kā mēs tagad bišķiņi taustamies un esam tādā nedrošā zonā, jo mēs nezinām, cik tad īsti tur pieteiksies un kuros brīžos, jo mēs pasakam, šitas ir VAM brīvprātīgās interešu izglītības nometnes vasarā, bet ir sadaļa, ko es pat teicu, kuriem viņi obligāti viņu mēs piedāvājam viņu realizēt, un cik tad no tiem tur atbrauks, nezinu, no ārzemēm un kā viņi pieteiksies, kā mēs to nomenedžēsim, daudz nezināmā ir, bet mēģināsim izdarīt visu, lai ar to pirmo gadu pēc tam viņš aiziet sistēmā. Tā kā 9. klases skolniekam šīs te mēs nevaram piedāvāt. Jā, paldies. Tad turpinām nākamais jautājums. Labdien, par nometnēm skolņiem jau ir informācija. Jā, protams,
Mums jau arī noslēdzās jau pieteikšanās vēl nometnēm, tā informācija bija izplatīta, ka papildus arī katrs instruktors savas nodarbības ir stāstījis, un tāda lekcija un tāda nodarbība ir mūsu temata plāna, tā kā tas notika jau februāri lielāku daļu, un tad, kā es jau teicu, tad pieteikšanās jau ir noslēgta. Trešais jautājums, vai šīs vasaras nometnes varēs piedalīties arī tālmācības vidusskolēni? Tad, laikam, tā atbilde arī būs tā kā uz iepriekšējo jautājumu, tad, kā es jau teicu, tad jau tā pieteikšanās jau ir noslēgta, un mums diezgan liels izglītojumu skaitu, kuri pieteicas šovasar. Nākamais jautājums par tālmācību. Labdien, vai tiešām praktiskas mācības būs obligātas tiešām visiem tālmācība? Vai ir kādas medicīniskas diagnozes, kuras varat atbrīvot no šīm praktiskajām mācībām? Protams, katru gadījumu mēs izskatīsim individuāli, kā arī pamatkursam mums ir alternatīvas nodarbības, ko mēs arī varēsim piedāvāt. Tad katrs gadījums tiks izskatīts individuāli, un mēs noteikti atradīsim risinājumu. Nākamais, vai plāns ir? Ja risinājumi nebūs tādi, ka nebūs uz to praktisko sadaļu jāatbrauc. Jūs jau saprotiet, vai ne? Ir visādi gadījumi, kaut kāda psiholoģiska nelīdzsvarotība un tā tālāk. Mēs katru individuāli vērtēsim, bet tas nebūs tā, ka skola uzrakstīs teiksim, papīru, kur pateiks, mēs domājam, ka šito nevajag aiztikt un atstājiet mūs mierā. Nē, tā mēs to nedarīsim. Mēs neļausim, tā teikt, izkrist ārā no tā tik vienkārši. Varbūt būs gadījumi, kur mēs pieļausim tādas atkāpes, bet katrs būs tad individuāli vērtēts. Atvainojos, varat es vienkārši no tālmācības skolas, esmu noteikti, ka viņi tiek iesaistīti, bet man gribās izprast to ķēdīti. Tur ir tad jāiesaistās būt, es saprotu, ārstam, noteikti ārstējošam, ja ir tās problēmas, vai tur tiks ņemts vērā arī skolas teikums? Ir likumā, kad atrunāts ir šis te punkts, kas līdz šim ir lieliski arī strādājis, tas ir bērnu likumiskie pārstāvi sadarbojoties ar izglītības iestādi, nodošana arī iesaistot arī šos medicīnas personālus, saprot, kur ir tie ierobežojumi vai kas ir tās lietas, ko konkrētais jaunietis nevarēs kaut kādu iemeslu dēļ paveikt. Ja? Un tas arī var būt arī šis stāsts, ko es jau rādīju minēju par to, ka varbūt ir kāda reliģiska pārliecība, kas neļauj ierocis ņemt rokās. Ja? Arī tādas ir, tas nav nekas, tā ir normāla ikdiena mums, un mēs saskaramies ar šādiem jautājumiem regulāri. Jā, tad likumiskie pārstāvi kopā ar izglītības iestādi, pieaicinot mūsu instruktoru, tiek atrasts labākais risinājums, kādā veidā tas tika darīts. Mūsu instruktors nevērtēs šo te diagnozi, neskatīsies šos te kodus, tas viņam nav jādara, viņš arī to drīkst darīt. Viņš arī tiesīgs uzzināt. Ja? Bet svarīgākais viņam ir saprast, kuri ir tie ierobežojumi, kurus vajadzētu kaut kādā veidā ņemt vērā, lai varētu konkrētais jaunietis piedalīties valsts aizsardzības mācībā. Tagad tas jau strādā, visās skolās jau tas strādā. Tātad likumiskais pārstāvis kopā ar izglītības iestādi, iesaistot, protams, to medicīnas personālu, tad tiek skaidrībā. Mums būtībā vislabākais ir to 10. klasē, ja mēs zinām, ka jau ir, tad mēs jau to ķēdīt jau palīdz. Tas jādara uzreiz, tas ir jādara uzreiz. Skaidrs uz to 11. kas notiek. Jā, atkarībā, kurā klasē tas vams sākas, jā, teiksim, pie tā arī, bet noteikti tas jādara sākumā. Attapties kaut kur vam vidū vai tam, tas rada problēmas gan pašiem izglītojumiem, gan iestādē, gan arī mums. Būtībā mēs savācam visu no pārstāvjiem, visu, kas ir viņiem, un tad nododam sarunājumu ar instruktoru. Un tad... Jā, svarīgākais saprast, kas tie ierobežojumi. Jo mums ir, es varu pateikt, mums jaunieši piedalās vamā, Sergejs neļaus samelot ar visdažādākiem kodiem, ar visdažādākām mierīgi. Instruktorus cenšamies apmācīt, strādāt ar šādu veidu, ar bērniem ar īpašām vajadzībām, un tādās skolās arī ejam iekšā. Tas nav nekas, ka mēs izslēdzam. Mēs negribam pieļaut pieeju, kur, kā kādreiz bija dakteris uzraksts zīme un no fizkultūras ārā, viss kārtībā. Vārds ir vidējās izglītības satura obligāta sastāvdaļa, līdzīgi kā matemātika, fizika, viņš ir jāpabeidz. Var uztaisīt atkāpes,
ar matemātiku ir līdzības grūti vilkt, bet ar fizisko sagatavotību vai veselības mācību, kā viņi to sauc, tātad tās līdzības var savilkt. Bet vienkārši, ka uzrakst zīmu un neierodās tā, tas nestrādā. Jā, skaidrs. Labi, jā. Jā, un noteikti nevajag vilkt garumā, un nevajag uztaisīt, jo patiešām bez vama nevarēs iegūt vidējo izglītību. Mēs jau sarunu uzsākām. Jā, paldies, tad varam turpināt. Nākamais jautājums bija par... Tad bija aicinājums 10. klašu audzinātājiem stāstīt un popularizēt VAM klašu skolēniem, jo VAM instruktori to pilnībā nespēja izdarīt. Kā to var paveikt klases audzinātājs, kurš informāciju ir redzējis, dzirdējis masu medijos, varbūt kaut ko no kolēģiem ar citiem skolēniem. Ja apmācīts VAM instruktors nevar skolēniem pamatinformāciju nodot, tas skolotājs, kuram ar VAM nav pilnīgi nekāda sakarā, netik to varēs. Tad šeit noteikti kaut kāds pārpratums, tad instruktoram tas ir jādara, tas ir viņu pienākums. Un, ko mēs prasējam skolām izdarīt, tad kad mēs izplatām informāciju, tad vienkārši to informāciju, teiksim, tā nošērot starp tiem jauniešiem, vai par VAM nometnēm, vai kāda cita informācija, izmantojot jūsu skolu vadības sistēmas, ko jūs varat izdarīt, ko savukārt mēs nevaram VAMā izdarīt. Jā, mēs to varam izdarīt jaunsardzē, bet VAMā mēs to nevaram izdarīt. Tas ir tikai tāds lūgums, lai jūs tā kā nošerotu to informāciju, bet visa skaidrošana un visa tur aprakstīšana un kas, tas ir, protams, jaunsardzes centra ziņā, un instruktors tas ir tās pirmais cilvēks, kurš komunicē ar jauniešiem un to skaidro. Vai tiek apsvērta domā, ka varētu mainīt nodarbību mēnešus? Piemēram, janvāris skola ir tukšais mēnesis, bet maijs ir pārslogots. Varbūt var kaut ko pārplānot, lai maijā nodarbības 11. klasē nebūtu. Tad uz slaidiem jūs redzējat, ka mācību gadu vispārējās vidējas izglītības iestādēs mēs sākam ar oktobri, bet, kā es jau arī minēju, pieņemsim tehnikumos, kur ir prakses, mums ir iespēja, mēs arī to darām, uz savu arī piemēra, kad biju Rīgā, kad vadīju Rīgu, mēs organizējam tādas VAM nodarbības arī janvārī un septembrī. Un tas jau mūsu iekšējā kārtība, kā mēs to izdarīsim. Ja direktoram nepieciešama tāda informācija, mēs noziņosim, saskaņosim, un direktors mums atļaus to darīt. Tā kā komunicējiet cieši ar savu nodu pārvaldi, komunicējiet ar to cilvēku, kur plāno VAM nodarbības jūsu izglītības iestādē, un tad atkārtošos noteikti risinājumus atradīsiet. Jā, šis atkal ir punkts par tādu elastību pieeju. Mēs mēģināsim to darīt, bet jāsaprot, ka jaunsardzes centra šie jaunsargi instruktori ir līdzīgi kā jūsu pedagogi. Viņiem arī ir sava slodze. Janvāris un septembris ir mēneši, kur mēs esam tā kā rezervējuši, jo viņiem ir jābūt kaut kādai kvalifikācijas paaugstināšanai. Viņiem jāiziet savu kursu apmācību, tur gan šaušanas, gan tādas lietas, un mums tas laiks ir vajadzīgs. Ir skolas izteikuši vēlmi, ka mēs atvēlēsim tur vienu nedēļu un izņemam to VAM cauri un aizmirstam pa viņu, bet ja visas skolas, tad mēs to nevaram pacelt. Mums ir arī tāpat jāskatās, lai slodzes būtu, mums ir tas pats summētais darba laiks attiecībā uz nemilitāru personām jāievēro, un tur ir, tā teikt, 160 stundas mēnesī un 50, cik tur bija 6 nedēļā. Mēs jau arī šos noteikumus nevaram pārkāpt. Un vienkārši iegrūst un izdarīt visu vienā nedēļā, un pēc tam skolai viegli dzīvi. Tā jau būtu labāk, bet mēs to nevaram pacelt. Tad tur, kur mēs varēsim pacelt, mēs atbalstīsim, bet katrā ziņā tie tehnikumi bija labi piemēri, bet tie nav 260, tie mazāk. Jā, tieši tā, jo tā personāla apmācība mums arī ļoti svarīga, un, protams, tie brīvi mēneši, kurus, kā brīvi no VAMA, mēs, protams, viņus izmantojam, lai arī apmācītu un kvalificētu savu personālu. Bet jā, nākamais jautājums būtu forši, ja arī VAMA instruktori komunicētu ar skolēniem par nākamo mēneša nodarbībām, izstāstītu, kas tā ir plānots. Tas veicinātu savstarpēju sapratni starp skolēniem un VAMA instruktoriem. Šobrīd ir situācija, ka VAMA visu informēšanu atstāja skolas ziņā, bet skola var informēt tikai par dienu un kabinetu. Atkal kaut kāds pārpratums iespējams, bet, protams, instruktors pat ejot kursos, ko mēs organizējam jaunsardzes centrā, viņam pat ir nodarbību plāna rakstīts informēt par nākamo nodarbību, ja par nākamo to sadaļu, ko jauniet sagaidīt.
Tas ir viens. Otrs, tad instruktori izmanto jūsu skolu vadības sistēmas. Pēc būtības viņam tā kā līdzīgi, tā kā pedagogiem arī jāatspoguļo tas ir skolu vadības sistēmas, turpmākas nodarbības un sasniedzamas rezultātus un tā tālāk. Tad noteikti, ja kāda skola redz, kā instruktors nekomunicē ar jauniešiem, komunicēt jūs ar tā instruktoru tiešo vadītāju, kurš plāno tas вам nodarbības, un noteikti šis jautājums tiks atrisināts, bet tas ir instruktoru pienākums, protams, ka informēt jauniešus par вам nodarbībām. Nākamais. Labdien, vai ir plānotas konsultācijas вам nodarbībām, jo nav noslēpums, ka skolēniem ir arī parādi šajam atsebu priekšmetā. Protams, un tās konsultācijas arī pat ir iekļautas instruktoru slodze, un tas ir atkal instruktora pienākums tādu konsultāciju nodrošināt. Tā kā šeit droši jaunieši var vērsties pie instruktora, ja atkal skolā neredz, kā noteiktā komunikācija, tad atkal komunicēt ar instruktora vadītāju, un tad noteikti šīs tiks atrisināts. Labdien, vai un kādos gadījumos iespējami atbrīvojumi no klātienes nodarbībām вам? Protams, tā ir ārsta izziņa, ir kaut kādi ierobežojumi veselībā, bet tam arī jābūt saskaņotam ar skolas vadību. Ja? Vispār labākā variantā, lai skolas direktors izdotu rīkojumu, ka tam jaunietim ir atbrīvojums no kaut kādām nodarbībām. Ja? Tas būtu labākais gadījums, tad tam ir pamatojums kaut kāds. Bet, kā es jau minēju, par alternatīvām nodarbībām, tad galīgi atbrīvot tā kā jaunieti nevajadzētu un negribētu, tā kā instruktors meklēs risinājumu, un visdrīzāk viņš iedos alternatīvas nodarbības, ko jaunietis nevar fiziski izpildīt, tad viņš to noteikti darīs kaut kā savādāk. Pēc būtības man jautājumi beidzās. Vēl viens, jā. Tā tūlīt man saka, ka vēl viens jautājums. Tā, e-klase вам instruktori ieskatās tikai reizi mēnesi. Tas papildinājums par komunikāciju uz skolēnu un klāšu uzzinātā vēstulim neatbild, diemžēl. Cilvēki ir dažādi, pedagogi dažādi, jūsu skolas pedagogi arī ir dažādi. Mēs strādājam ar instruktoriem, arī mūsu instruktori ir dažādi. Ir ļoti labi instruktori, ir vienkārši instruktori. Tāpēc komunicēt ar instruktoru vadītāju par visiem šiem jautājumiem, kas ir instruktora tiešais vadītājs, ja vajadzēs tiešais vadītājs, ies pie augstākā vadītāja, pie novaļu pārvaldes vadītāja. Ja šo jautājumu nevarēs atrisināt novaļu pārvaldes ietvaros, tad noteikti novaļu pārvaldes vadītājs ies pie direktora, un tad noteikti risinājums tiks atrasts. Jā, tas ir tas, ko es jau minēju, ka tās programmas ir uztaisītas cik labi, bet realizācija uz zemes ir atkarīga no tā, cik labs ir jaunsardzes instruktors. Un mēs ļoti regulāri sūtam pārbaudas, kontrolēt nodarbības, lai nav tā, kad nodarbība, piemēram, izpaliek vai kā. Bet mēs paši brīnamies, kādi tie jaunsardzes instruktori reizēm ir. Un reizēm kontrola aizbrauc un nodarbība nenotiek. Kā tas tā var būt, ka skola tev ir saplānojusi un atvēlējusi tev telpas, laiku un visu pārējo, un tu vienkārši nenovad nodarbību, tāpēc, ka tu esi iesaistīts kaut kādās zemesardzes mācībās un it kā ar savu pilnvarojumu palaidz bērns brīvībā. Tā nedrīkst būt. Un ja jūs skolas manat, ka kaut kas tāds notiek, un ja jums šķiet, ka šī te komunikācija nestrādā ar to jaunsardzes instruktoru, kas ir uz vietas jūsu skolā, vai arī, ka viņš jums tā teikt pūš migla acīs vai kaut ko tam līdzīgi, tad noteikti griezieties vai nu pie novaļu pārvaldes priekšnieka vai pie savu jaunsardzes centra e-mail pie manis, un es to message dabūšu, un es to konkrēto jaunsardzes instruktoru, kurš savu pienākumu nepilda, dabūšu rokā. Nē, nopietni. Un tas ir tas, kas mums ir jāravē ārā. Mums, jā, bet kopējās intereses, tā teikt, ietvaros. Tāpēc es saku, ka neuztveriet to jaunsardzes instruktoru kā svešķermeni, kas ienāk jūsu skolā, uztveriet viņu kā kopējā mācību procesa, izglītības procesa sastāvdaļa, jo mēs tās attieksmes veidojam kopā. Nav tā, ka jūs veidojat vienas attieksmes un viņi veido citas attieksmes. Mēs sinerģijā strādājot varam radīt kopēju attieksmi pret valsti, pret valdību, pret vēlēšanu procesu, jebko.
Jo šīs teiksim, attieksmes jau mēs veidojam miedarbībā, sarunās. Nav varbūt tas saturs izglītības tik svarīgs. Svarīgs ir, ko tas cilvēks ar otru cilvēku parunā aiz klases durvīm, kā tas tiek veidots, cik atsaucīgi, cik iejūtīgi un tā tālāk. Ja jums liekas, ka ir kaut kādi gadījumi jokaini, kur jaunsardzes instruktors kaut kā cenšas ar pretējā dzimumu apmācāmo palikt kaut kur vienatnē, kaut kā tā, dodiet ziņu. Nav jau noslēpums, visādi jokaini cilvēki ir, un visi taču zina, ka jaunsardzes centram ir pieeja pie jauniešiem, vai ne? Tad mēs jau nevaram ielīst katrā rādā, mēs mēģinām caur sarunām, caur kaut kādiem testiem atsijāt labākos, bet sazin, kas te ienāk iekšā. Bet ja ienāk iekšā kaut kas, kas atbilst sazin, tad mēs bez jebkādām, tā teikt, sirdsapziņas pārmetumiem un grūtsirdībām no viņa tiksim vaļā. Jums nav jāskatās, tā ir kaut kāda cita organizācija, tur jau mēs neko nevaram izdarīt, un viņi tur dara, kā grib. Tā nav. Mums visiem kopā ir jāstrādā. Jā? Tā kā palīdziet mums, palīdzēt jums. Jums jau kopā, jā. Labas ziņas drīkst sūtīt. Jā, arī labas ziņas drīkst sūtīt. Un lielākā daļa jau ir ļoti labi komentāri atsauksmes un tiešām pozitīvi, bet visādi brīnumi gadās. Un tādas mēs tur izķeram ārā. Tad, protams, ka mēs visbiežāk atvadamies vai iedodam otru iespēju, kas tā kā manai filozofijai ir atbilstoši, ka katrs tomēr ir lielākā daļā vismaz pelnījis otru iespēju, bet ja arī tā tiek nofeilot, tad gan. Labi. Jā. Kaut kas vēl? Jā, vēl viens jautājums. Tālmācību skolas notiek skolēnu uzņemšana visu mācību gadu. Skolēni panāk no citām izglītības iestādēm vai ir izveidota kopīga sistēma, kur parādās, cik stundas šis jaunietis ir apguvis. Šis, man liekas, jau atbildi jau skanēja, bet kopīga sistēma, jā, mums ir kopīga sistēma un tā ir skolvadības sistēma Latvijā, vai tā ir e-klase, vai tas ir MyKups, kur jaunietis mainot izglītības iestādēs, mēs varam paskatīties, ko viņš pirms tam ir apguvis. Un tādu skolvadības sistēmas mēs no Jaunsardzes centra puses arī novērojam un kontrolējam. Un mēs pieprasām no instruktoriem, lai viņi mums atsūta un parādā, ko viņi ir ievadījuši jūsu skolvadības sistēmas. Noreiz, es taisni gribēju teikt, man kabatā ir viens koins, kurš uzdos jautājumu, tas viņa dabūs. Vai par izglītību, interešu izglītību Jaunsardzē viņa nenotiek, tas ir līdzīgi kā ar vamu? Es nezinu, kāpēc vienkārši bērns atnāk, prasa bija Jaunsardzē, nē, mums šodien nenotika. Arī tas ir stāsts par to, kad ir kaut kādi, Jaunsardzē kaut kas cits. Nē, tā ir interešu izglītība, skolā pulciņš, Jaunsardzes instruktors nāk. Jā. Viņi šad un tad nenotiek. Mums būtu labi uzzināt, kāpēc tas tā ir noticis. Tad es pieņemu, ka jūs nemaz nezināt, ka Tieši tā. Nē, iespējams, mēs arī zinām, jā, un iespējams, mēs arī instruktoru aizsūtījām kādam kursiem, kur viņš aizbrauc, varbūt viņš nav nodevis ziņu jauniešiem un bērniem pateicis. Viņam ir jānodod. Jā, protams, jā. Viņam ir kaut kāda WhatsApp grupa normāli izveidot vai kā, loģiski, jā, e-klase, tāpēc jānodod ziņi, ja viņš nav informācija. Lūk, tad Es pulciņā un es e-klasē, es čekoju e-klasi, tur vispār nekas, diemžēl. Ja tā nav ļaunprātīga rīcība, tad tā ir tāda nolaidība, ja, kam arī ir jāpievērš uzmanību. Tad nedrīkst būt, ka bērns ierodās uz nodarbību un tur nav neviens priekšā viņam. Tādas situācijas. Paldies. Points jums. Paldies. Jā, Jaunsardzes centra. Jūs ziniet tradīciju ar šo, kas jādara ir. Tad, ja jums ir šitāds koins un mēs satiekamies bārā pie letes, ja jūs viņu variet uzlikt uz letes, tad man jums jāmaksā alus. Bet ja jūs nevariet, tad jūs man. Tagad jums visu laiku jānāksā līdzi. Nesāšu kabatā. Ja jautājumu vairāk nav, tad... Laikam, ka nav, direktorē. Tomēr ir, bet koini man vairāk nav. Nevajadzēs, man vienkārši mums tālmācība jātiek. Es saprotu, ka to viņš notiek tad attālināti, tur mēs sazināsimies, izdomāsim, kā integrēt platformā. Tā nav problēma, mēs arī paši visu varam vajadzēs. Bet mums obligāti nodarbība attālināts apmeklējums, kaut kā pārbaudas darbu, kā jūs fiksējat, ka viņi apgūst to visu. Pielāgot, es domāju, jums ir kaut kāda jau tā kā iestrāde, vai mēs pasakam, kā mēs to, piemēram, daram, kā mēs... Nē, mums ir iestrādēs, un nav arī noslēpums, kā tālmācība mums jau bija pilota projekta. Viņa tika atcelta. Principā mēs jau esam pastrādājuši ar tālmācību,
Mums jau mācību materiāli, mācību vide mums jau ir izveidota ar visiem testiem, pārbaudas darbiem, kā mēs to varam kontrolēt, iegūt vērtējumus un tā tālāk. Tā kā tas viss jau ir tā kā atstrādāts, jā. Sadarbības, tad, teiksim, ja viņš netiek uz to, tad, man vienkārši jādomā par tiem, kas ir vispār citā laika zonā, sportisti un tam līdzīgi. Tad, ja viņi vispār netiek, tad, viss ir ok. Viņš var, piemēram, konsultācijai pieteikt. Konsultācija vai papildus mājas darbiņš, kas tiks viņam piedāvāts, ko viņš izpildīs uz atzīmi. Jā, protams, tas viss tik paredzēts, jā. Un cik ātri mēs uzzinām, kurš man instruktors tiek piešķirts, jo man būtu ļoti svarīgi sakomunicēt, pārunāt, visu izstāstīt, saprast, kas un kā notiek. Parasti ar vispārējais vidējas izglītības mācību iestādēm tā komunikācija par mācību plāniem, par nodarbību sarakstiem mums sākās augusta vidū, kad skolotāji atnāk no atvaļinājumiem, tie ir kaut 20. datumi augustā. Ja šie datumi jums ir... Bet ir skaidrs, ka 10. klasē... 10. ir Evams, jā, tā kā tika runāts tajā iepriekš seminārā, un tad viņi var izvēlēties pa vasaru vai 11. vai tad, ja kāds nevar, tad tajā 12. to praktisko. Kāda jums ir labākais laiks, kad mēs uzsākam ar jums komunikāciju? Ir būtībā jūlija sākumā ir izlaiduma, un tad arī mēs labprāt. Jūlija sākums. Jā, mēs izdaram visu. Tad mēs šo piefiksējam. Un tad jūlija sākumā mēs noteikti sazināsimies ar tālmācības skolām un Bet mēs, paldies par šo komentāru, mēs sapratām. Tad, Es ļoti vēlētos, ka mēs kā iestāde sagatavotu gatavu materiālu, ko pasniegt vecākiem un izglītojumiem. Mēs varam sagatavot vispirms jums nosūtīt, pārskatīties, vai viss ir. Es pat teiktu, ka jūs pat varat neko negatavot, mums jau ir sagatavējis. Jā. Jūs varat atsūtīt mums, mēs varam atsūtīt jums, jūs varat atsūtīt mums, un mēs izskatīsim. Mēs varam aizsūtīt savu sagatavoto. Jā, mēs tieši tā. Mums patīk, ka mēs uzņemam klātienē, lai ir ko iedot uz rokām. Mums ir gatavi jau tādi banerīši, ko mums izsūtīt, kur tā viss aprakstīts. Mēvamam tad es saprotu, mums nekāda telpa, neko, vai kaut kāds nevajag, jā? Tikai monitors priekšā. Neviens tad pie mums klātienē nenāks tajā pirmajā. Vienkārši, lai es saprotu, vajag tomēr, mums jau ir telpas. Ja jūs vēlaties, lai atnākam, varam atnākt. To instruktori jums pa taļām aizsūtīsim? Kaut ko ierakstīt, vajag studiju piedāvāt. Nē, tālmācība ar to ir tālmācība, ka viņi notiek attālināti. Savukārt, tāpēc, ka ir šī specifika VAMam, mums vajag to vienu nedēļu, ka mēs ar viņiem klātienē padarbojamies. Ieskatāmies acīs un uzsitam uz plecu un pasakām, kāds foršs jaunieks tu esi gala beigās. Tā, labi, vairāk laikam nav, jā? Atsūtīja vēl. Laikam tad paķēram to tēmu, jā. Labdien, vēlos noskaidrot, kam sūtīt jau sagatavotu skolas VAM darba plānu nākamajam mācību gadam. Mēs esam jau gatavi. Būtu labi zināt, kurā skola šo atsūtīja, lai mēs varētu tad, pēc būtības teikt. Cēsis, kas par skolu? Uzrakstīs apkārt WhatsAppā un noskaidros. Mēs noteikti atbildēsim, bet tā komunikācija jums notiek skola un tā novada pārvalde, kurā attiecīgi atbildīgi par šo reģionu. Un tā komunikācija notiek savstarpēji. Es, kad biju pārvaldes vadītājs, jo man ātrāk šis plāns ir, jo man pēc tam vieglāk, protams, plānot. Pulkstens ir viens. Uz kuram laikam veicamās izmaiņas mācību stundu plānos neklātienē? Uz kuram laikam veicamās izmaiņas mācību stundu plānos neklātienē? Noteikti sazināsimies, ir taču pierakstīts, kura skola vai ne? Jā, tad neklātienes visām skolām mēs noteikti vēl sazināsimies un visus šos jautājumus mēs izrunāsim un atrisināsim. Daiga, lūdzu, piefiksējam. Visi ir izsalkuši, ir pusdienas, nedrīkst tā teikt, karš karam, bet pusdienām jābūt atbilstoši dienas sadalē. Paldies visiem, kas ieradās klātienē. Paldies tiem, kur bija pieslēgušies. Cerams, ka šis seminārs jums kaut ko dod. Mums noteikti, ka dod. Un ir vienmēr labi ieskatīties acīs un sajust, ka mēs komunicējam ar reāliem cilvēkiem un reālām institūcijām uz sadarbību
un ceru jūs tādu tikpat plašā pulkā redzēt nākošu gadu, un jau tad varbūt atkal varēsim lielīties viens otram, cik tomēr mēs ejam uz augšu un uz priekšu un uz labo un saulaino nākotni. Paldies jums!